Parunāsim par skolas laiku. Vai tais laikos vispār tev bija mazākā nojausma, kas tu būsi, jeb kas tu gribēji būt? Nu, cik es atceros, domāju, ka nē. Kaut kādas idejas, kā jau bērniem, nu tā ir bērnība, vairāk vai mazāk pamatskola, tā ir bērnība. Domāju, ka vairāk vai mazāk man bija kaut kādas kā puikam dažādas domas, ka varbūt es tur par ugunsdzēsēju varētu būt bērnībā. Tāda tā doma bija. Un, nebija man nekādas domas. Es vienkārši gāju uz skolu un dzīvoju tajā laikā un mācījos, kā nu es to varēju mācīties. Bet tādas pārliecības, kas es būšu, man nav vismaz atmiņā saglabājušās šādas. Nu, šādas atmiņas man īsti nav. Es minos, kādreiz skolā mums bija jāraksta atcerējumi vai domraksti par to, kas es gribētu būt, vai kaut ko tādu atceries? Es neatceros, ka mūsu skolā tas būtu bijis, jo tajā laikā jau visu laiku bija jāraksta domraksti par literāriem personāžiem. Rainis, es nezinu, Blaumanis, Kristīne un tā tālāk un tā joprojām. Lai gan, protams, man nepatīk rakstīt šos sacerējumus, es rakstīju parasti brīvos tematus. Bet man liekas, ka nebija neviens tāds, par ko es vēlētos kļūt. Starp citu, ja arī būtu bijis, es būtu melojis kaut ko tur, ja, un būtu teicis kaut ko cēlu tur par ārstu vai par kaut kādu inženieru vai par skolotāju. Bet katram zēnam tajā vecumā ir kaut kāds tomēr fantāzijas. Cits gribēja tais laikos būt par kosmonautu, ne cits gribēja būt par milici, jā, tais laikos nebija policija, bet miliči bija, citi par ugunsdzēsējiem. Nē, ugunsdzēsēju posms manā dzīvē ir bijis. Ir bijis, jā, to es atceros, jā. Par kosmonautu, lai gan es esmu piedzimis tajā gadā, kad Gagārins uzlidoja kosmosā. Ja? Bet nē, man it kā nav bijis, man tā vismaz cik es atceros. Ugunsdzēsējs ir bijis. Ir bijis par sportu, man bijušas ir domas kļūt par sportistu. Es esmu izmēģinājis kaut kādos 15 sporta veidos savas spējas, bet nav sanācis. Bet varbūt ir kāds, kas tev labāk no sporta veidiem padevās. Tas ir līdz 9., 10., 11. klasē. Tas noteikti tas bija, nevis varētu būt. Tas noteikti bija basketbols. Basketbols, jā. Jā. Es biju pietiekami garš savam vecumam. Augumā klasē es biju viens no garākajiem, un mums skolā netālu bija VEFA sporta skola. Tad viņi nāca uz tām skolām meklēt puišus, vai varētu kaut ko darīties. Es kādus 3-4 gadus esmu trenējies basketbolā. Kas tā bija par skolu, kurā tu gāji? Rīga 45. vidusskola. Tajā laikā, kad es tajā skolā gāju, tā bija ļoti slavena skola. Neatradās gan centrā, vēl tagad, protams, neatrodas centrā, bet tā bija prestiža skola, jo skolas direktora bija Lilija Reiziņa, kas bija socialistiskā darba varone, nopelnīja bagātā PSRS skolotāja. Viņa bija tajā topā, trāpījusi iekšā, un līdz ar to tā bija tāda kā viena no Rīgas paraugu skolām, uz kurām tika vestas ārzemju delegācijas. Arī bieži pat tajā laikā? Pat tajā laikā, jā. Taču brauca kāds tur vienalga no Vācijas Demokrātiskās republikas kaut vai. No Kubas? Jā, laikam pat no Kubas, bet bija arī kapitālisti smirdīgie. Ja? Jā, tie arī brauc uz mūsu skolu, kad viņi kaut kādās skolotāju delegācijas vai kaut kas tam līdzīgs bija. Tā kā tā skola bija ar vārdu, bet ne tikai tāpēc, ka šis vārds bija uzpumpēts. Tā bija tiešām laba skola, jo bija labi skolotāji, bija arī augsta izglītības kvalitāte priekš tiem laikiem. Kāpēc tieši izvēlējies studēt žurnālistiku? Tad, kad es faktiski sāku domāt par to, ka vidusskolā es iešu, lai gan tajā laikā tā nebija obligāta prasība, kad es mācījos, varēja iet uz tehnisko kaut kādu proftech skolu un apgūt profesiju. Man bija doma, ka es iešu vidusskolā, jo doma studēt man jau bija 8. klasē. Toreiz bija 8 klases, tad izlaidums, un pēc tam vidusskola bija vēl 3 gadi. Un tieši studēt par žurnālistiku? Nē. Tas man radās doma, ka man jāiet ir vidusskolā, jo es gribēju iet studēt, un tā man bija skaidrība. Bet ko? Nē. Un man tā skaidrība nebija ilgi. Kaut kādā klasē, pat 10. Kas ir palicis jau bez 5 minūtēm skolas beigas, man vēl nebija īsti skaidrs, uz kurienes varētu iet. Man padevās labi ģeogrāfija, man padevās labi vēsture, šie humanitārie priekšmeti. Bet kas šajā gadījumā notiek? Tādā gadījumā tu ej un mācies Latvijas universitātē tepat, bet tu esi skolotājs. Skolotājs es īsti būt negribēju. Tad man tā kā tēvs, viņš ar žurnālistiku nekad nav bijis profesionāli saistīts, bet viņam savā laikā padevās kaut kāda amatieru rakstiņi. Viņš kaut kādos tur Rīgas rajona avīzītē kaut ko tur bija rakstījis, ārštata kaut kāds korespondents. Lai gan pilnīgi ne ar to nebija ne profesijā, nekā, bet viņam padevās tas. Un viņš tā kā teica, bet tu neesi domājis par žurnālistiku. Es saku, tā ne. Tad mēs tā parunājām, es sapratu, ka tas summē visas tās intereses, kas man varētu interesēt. Un tad es tā konsekventi sāku it kā domāt par to kaut kādā klasē 10. ka vajadzētu tā kā par žurnālistiku domāt. Kad studēji žurnālistiku, tur arī bija kāds šodien sabiedrībā zināms cilvēks?
Tas gads, kad es stājos universitātē, varētu padomāt, bija ārkārtīgi slikts gads, jo uzņēma tikai krievu plūsmā žurnālistus. Respektīvi, ja tu biji nodomājis studēt žurnālistiku, tad tas nozīmē, ka tev mācības krievu valodā notiek. Nu, tajā laikā visi krievu valodu zināja pietiekami labi, bet tas man arī varbūt lielā mērā palīdzēja, jo līdz ar to, ka tur bija tā kā krievu valodā, krievu plūsma tā saucamā, krievu mēdījiem, krievu presē gatavoja kaut kādu žurnālistu. Tur ik pa 4 gadiem tā notika, un es trāpīju tajā. Bet parasti jau uz to žurnālistiku tagad arī diezgan daudz liels konkurss ir, bet tajā laikā arī meitenēm patika, gribēja viņas kļūt par aktrisēm, par žurnālistēm arī. Un ļoti daudz labi meitenes, kas labi mācījās, nāca un gribēja stāties žurnālistos. Līdz ar to bija konkurss lielāks. Bet šajā gadā, kad bija tikai krievu plūsma, daudzas meitenes, kurām nedraudēja dienas padomju armijām, viņas tā kā domāja, varbūt es pagaidīšu gadu, pēc tam es iešu uz tiem žurnālistiem. Tas nozīmē, ka konkurss formāli bija mazāks. Nebija tur kā parasti 5 cilvēku uz vienu vietu, bet bija 2,5 cilvēku uz vienu vietu. Viņš bija nosacīts mazāks, jo tā krievu valoda atbaidīja cilvēkus. Un no 25, kas iestājās tajā gadā krievu valodā krievu valodā apmācāmo žurnālistos, no 25 13 bija latvieši. Kurš gads? 79. kad iestājos. Tā, tad atkārtošu jautājumu. Jā, par cietu cilvēkiem. Jā. Katru gadu tad bija 25, tad man nevarēja būt paralēlās nevienas grupas, varēja būt tikai kursu augstāk, kursu zemāk. Visi, kas šobrīd vairāk vai mazāk populārie vai atpazīstamie žurnālisti šobrīd ir, tie taču ir saistīti ar žurnālistikas fakultāti. Edvīns Inkēns, Jānis Šipkēvits, kas mums vēl tagad uzreiz nāk prātā man? Olavs Pulks, lai arī kā, bet tomēr deputāts. Tas ir viens kurs? Nē, tas nav viens kurs, tas ir viena profesija. Daži kursi virs manis, daži kursi zem manis. Manā kursā neviens politisko karjeru īsti nav taisījis, un neviens par ārkārtīgi spilgtu un tādu, es domāju, pēdas atstājošu žurnālistu, piedodiet man kolēģi kursu biedri, bet laikam nav atstājis. Nākšais jautājums. Vai visi, kuri mācījās kursā, kļuva par žurnālistiem? Nē, daudz. Sāksim ar to, kā atbira daži cilvēki. Beidzām mēs ne 25, beidzām mēs kādi 15, 16. Jā. Kurš paņēma akadēmisko gadu, kurš vienkārši aizgāja prom, citu vienkārši vīlās vai aizgāja. Cik es zinu, mēs neesam ilgi tikušies šobrīd ar kursu, ar savu to, ar kuriem es kopā beidzu. Bet es tā pieņemu un skatoties presē un sekojot notikumiem līdzi, es domāju, ka 90% no tiem, kas toreiz mēs beidzām ar mani kopā, mēs tomēr tā kā profesijā strādājam. Mēs visi arī atceramies, kāda padomju laikā visiem bija jāpiedalās kolhozu talkās. Vai atceries, vai piedalījies burkā novāšana, kartupeļu vai kaut kur? Protams, bet tas bija toreiz obligāti. Vispār pirmais kurs sākās ar to 1. septembrī, 2., 3., kā kuru reizi. Sākās ar to, ka nevis tu ej uz universitāti mācīties ar kladēm, bet tu ej uz turienu, tev sagaida autobusu un ved prom uz kolhozu. Uz kur kolhozu? Oškalna vārdā nosauktā padomju saimniecība kaut kur pie Neretas, pie Leišmalē, pie Leiša robežas. No Rīgas. Jā. Un tur parasti brauc uz to pusi, parasti brauc filoloģijas fakultāte, kuras sastāvdaļa toreiz bija žurnālistikas nodaļa. Un žurnālisti mēs tikko kā iestājušies, viens otru vēl pat nepazīstoši, ja? Mēs tikko kā sanācām kopā un braucām uz to. Un man liekas, ka tā bija ļoti laba pieredze, tāpēc, ka tas vesels mēnesis kolhozā, tur apmēram dienas precīzi nezinu, kartupeļi, protams. Tas palīdzēja iepazīt viens otru. Kā tu pa dienu strādā vakarā, tad, protams, tu esi tajā, kur tu dzīvo, tajās kopmītnēs vai kur, kādā skolā vai kādā skolas tur aktu zālē vai kur tu tur dzīvo. Tu jau tusiņi, kā jau studenti, jauni visi esam, ballītes, tusiņi, un tā viens pie otra tā pietrinās mazliet. Un tad, kad tu jau 1. oktobrī nāc patiešām uz to universitāti pirmo kursu mācīties, tu jau tos savus cilvēkus pazīsti, tev nav vajadzīgs šis laiks, lai ar saviem. Tagad varbūt tas nav svarīgi, toreiz tie 5 gadi mēs tā kā kopā nodzīvojam, tie bija ļoti skaisti gadi. Man liekas, ka šobrīd tā mācīšanās ir kļuvusi ārkārtīgi pragmatiska, ārkārtīgi praktiska. Kursa biedri varbūt tik daudz pat nenozīmē, cik nozīmē mana vēlēšanās un mana motivācija apgūt izglītību. Mums bija svarīga gan izglītība, gan arī kopējais tusiņš, kā tagad saka. Un tas, man liekas, tam laikam bija raksturīgāks nekā tagad. Vai vari izskaidrot mūsu jaunatnē, kas bija tās kolhozas tautas, jo viņi nezina?
Mēģini izskaidrot viņiem, kas tas vispār bija par pasākumu un kāpēc tas vispār notikās un kas notikās tur. Nu, Padomju Savienība, plānveida ekonomika, tas pats attiecas arī uz lauksaimniecību. Tas nozīmē, ka vajadzēja pabarot tur tos cilvēkus, jā, nekas tur īpaši nesanāca. Tie, kas vēl tajā laikā, nu labi, tie, kas nedzīvoja, tagad var pateikt, ka veikalu plauktu bija pustukši, ja ne tukši. Bet laukos kaut ko ražoja. Bet ražoja bieži vien tik daudz, ka tomēr labs, ka ražas gads vai kartupeļi izauga. Ja? Viņiem tajā Padomju saimniecībā parasti uz kaut kādu kolhozu nesūtīja. Kolhoz bija tomēr mazliet status augstāk nekā Padomju saimniecība. Padomju saimniecība nozīmē, ka šī zeme un šie lauksaimniecības ražošana pieder valstī. Tāpēc ir nevis kolhoz, kur ir it kā individuāli cilvēki, bet valstī. Un nebija spēka novākt visu to. Un tad rudeņos parasti skolniekus, vecāko klašu, un studentus, obligāti pirmo kursu studentus, varbūt pat kādreiz bija arī otro kursu studenti, mēs gan vairs to nepiedzīvojām, bet tika sūtīti uz kolhozu palīgā lauksaimniecības, lauku darba rūķiem novākt to ražu, jo viņi netiek galā būt savādāk, tad tur tā liela daļa kartupeļu palikusi tajā laukā arī. Ja? Nu, tad vienkārši tie studenti bija bezmaksas. Nu, kāds bezmaksas? Nu, ceļš, transports, ēdināšana. Ja? Nu, tas jau tajā laikā maksāja kapeikas, līdz sevišķi laukos. Tad lielā mērā bezmaksas, darba spēks, kāpēc ne? Un tad mēs tā kā visi palīdzējām padomju tautai sagatavot ziemai krājumu. Kāds bija tavs arguments Zenols braukt? Tik tiešām palīdzēt vai vienkārši tāpēc, ka tur būs jautra, tur būs jauni draugi? Divas lietas. Pirmkārt, no tā nevarēja izvairīties. Un tas bija tā kā pilnīgi tā kā aksioma. Jā? Tā kā 1. septembris, kad tu gāji un ņēmi puķus uz skolu. Jā? Tu taču nedomāji par to, ka tās puķus ir jāņem tāpēc, ka tas ir jādara. Nu, vienkārši tā bija, tajā laikā nevarēja savādāk. Nu, tad tu brauc tāpēc, ka nebija jau nekādas alternatīvas, tu par to pat nedomāji. Protams, nu kurš 18 gados domā, ka tagad viņš brauc palīgā un baigs svētīgo darbu dara? Neviens. Tu brauc tāpēc, ka bija jābrauc un plus vēl, un varbūt tas pat bija vairāk. Nu, taču tas bija interesanti. Nu, tu tā kā iepazīsties ar saviem vienaudžiem. Visādas podus var gāzt brīvā laikā, jā, un tā tālāk. Kaut kur vakarā kādu vīneņu kaut kur nopirkt, jā, nu tā. Nu, Egil, vai tu ieteikt vispār arī šādu sistēmu varbūt tagad ieviest? Nu, tagad jau ir cita, mums tā valsts uzbūve vispār, mums jau ir, nav jau vairs, tad tu varētu braukt uz kādu zemnieku saimniecību palīgā, nav jau vairs mums kolhozu. Bet varbūt ne kolhozu, bet tik tiešām varbūt jaunieši mobilizēt uz kaut kādu darbu. Es domāju, ka jā, bet ja mums ir šobrīd jau tā bezdarbs, nu labi, tas, protams, ir ārkārtīgi nosacīti un tā statistika, it kā jau bezdarbs ir, bet viņi nav. Bet es nezinu, bet kur tu viņu sūtīsi? Rīgā tam nav nozīmes. Tas ir tā, ka tu no Rīgas esi prom. No vecākiem tu esi prom. Tikko kā skolu tu esi beidzis. Ja? Tu esi iesvies svešā vidē, tu pirmo reizi esi brīvībā. Tas tomēr dod tādu zināmu, tam ir garša. Ja tad kaut kur laukos varētu strādāt, tad es domāju, ka to varētu darīt pirmajā kursā. Nu, teiksim, tie, kas ir dienas nodaļā, ja, nu, vakarnieki vai neklātnieki, tas neiet cauri, bet dienas nodaļā, pirmais kurs kaut kur laukos. Taču tagad paskaties, ir taču, piemēram, pat veselas firmas un organizācijas, kas taisa tā saucamos mobilitātes un grupu un tos saliedēšanas treniņus, ja, kolektīviem firmām. Ja, tas ir nepieciešams, lai viens pie otra pietrītos. Tas bija ideāls variants. Ja to varētu kaut kādā veidā realizēt arī tagad, es domāju, ka tas būtu jādara, bet baidos, ka tas nav iespējams. Vai tajā laikā jauniešiem bija vieglāk dzīvot nekā tagad? Jā, man liekas. Un tāpēc, ka bija mazāk iespēju bija. Iespējas vienmēr liek tev pieņemt lēmumus un izvēlēties. Un tas ir, manuprāt, ārkārtīgi sarežģīti, sevišķi jaunībā. Ja to iespēja ļoti daudz, tad tev to izvēles, rīcības, lēmumu pieņemšanas brīžu ir ārkārtīgi daudz. Un tas nozīmē, ka tev ir grūti izvēlēties, un tev kaut kas, tev gribās gan to, un visu nevar, un tad tu depresijā krīti, un tad tu ķer kaut ko grāb. Mūsu laikos, kādas bija iespējas? Tikpat kā nekādas. Vecrīgā bija 3 kafejnīcas, 4, uz kurām tu varēji varbūt aiziet, ja tu tiks viņās iekšā. Tas pa gadiem ir? 70. gadu beigas, 80. gadu sākums. Televīzija, ja mēs tā runājam, nebija jau visu to gadžetu, nebija interneti, mobīlie nebija nekādu tehnoloģisko aprīkojumu, kas ir šobrīd un kas gan atvieglina, gan arī sarežģina dzīvi. Tas atkal pilnīgi cits stāsts ir. Televīzijā bija tur 2-3 kanāli, jā, tādu klubiņu un klubu nebija, uz kurien aiziet, respektīvi to iespēju bija mazāk, bet tas, manuprāt, lika mikrokolektīviem tuvināties un, piemēram, kursā mēs rīkojām
sajietus, mēs rīkojām ballītes, mēs gājām viens pie otra ciemos, bariņos. Nu labi, ne jau viss kurs tur jau, protams, arī noslāņojās kaut kādi grupējumi, ja? Bet mēs gājām viens pie otra, bija tā dzīvā komunikācija. Manuprāt, tas ir šobrīd pazudis. Un tāpēc es uzskatu, ka mūsu jaunība bija krāsaināka un interesantāka, jo aiz tā, ka nebija gandrīz nekā, mums bija pašiem jāģenerē idejas, kā izklaidēties, kā atpūsties, un tā tālāk un tā joprojām. Vai tajā laikā pēc augstskolas beigšanas bija vieglāk atrast darbu nekā tagad? Redzi, žurnālistikas profesija bija specifiska arī tajos laikos, tāpēc, ka tie nebija skolotāji, kuriem bija, lai gan bija arī mums, bija tā saucamā valsts sadale. 5. kursu, tajā laikā 5 kursu bija 5. kursu beidzot, bija tā saucamā valsts sadales komisija, to aizgāja tepat tās universitātes lielajā ēkā, sēdēja gudri un nopietni cilvēki, un viņiem bija pieprasījumi no lauku avīzēm, radio bija toreiz viens Rīgā, televīzija bija arī tikai Rīgā, tad lauku rajona avīzes, kaut kādas varbūt lielās avīzes, viņas sūtīja, piemēram, kaut kādā pavasarī uz universitāti, uz žurnālistikas nodaļu, mums vajadzētu 3-4 sagatavotus žurnālistus apmācītus, ja? Mums ir kā kadru trūkums, tas parasti bija rajona avīzē. Un tad bija tā, ka tev varēja nosūtīt uz kaut kādu pat vietu, kur tu īsti negribi, ja? Tas bija, bet žurnālistiem bija savādāk. Žurnālisti jau kādā 4., 5. kursā kaut kādā veidā jau sadarbojās ar masu mēdījiem, ar tiem, kas bija toreiz. Un jau nodibināja attiecības. Un tad bija tā, ka uz to sadales komisiju prasīja, mums lūdzu Egīlu Zariņu vai tur Jāni Bērziņu, mums vajag konkrēti šo cilvēku uz mūsu redakciju, nevis abstrakti vienu studentu, kas ir beidzis. Ja? Bet skolotājiem jau bija tā, ka viņiem nebija, viņi nezināja, viņi, piemēram, 5. kursā gāja uz sadales komisiju, un, ja viņš kaut kā Rīgā dzīvoja, viņš varēja būt gan Ludzā, gan Kuldīgā, gan Varakļānos nosūtīts. Ja? Žurnālistiem tas bija savādāk. Darbu atrast profesijā vairāk vai mazāk varēja. Kad saskāries tais laikos ar cenzūru jau studijas laikos vai darba laikā? Nē, studiju laikos nē. Bet... Vai tur jau studijas laikos vispār jau mācīja tādu jēdzienu, kaut ko liek jau zemapziņā, ka būs cenzūra, kā pasniegt? Tajos laikos jau mēs visi padomi cilvēki zinājām, ka ir cenzūra un ka ne visu, ko tu redzi vai visu, ko tu dzirdi, drīkst stāstīt. Tā bija varbūt pat pašcenzūra, ja? Tāda cenzūra jau uz ielas nevaldīja, bet studiju laikos par to tā nē. Vairāk teorija, bet tiklīdz tu aizgāji kaut kur strādāt, avīze, radio, toreiz cenzūra saucās galvenā literatūras pārvalde. Vai kā viņi sauc, visi arī latviešu glavļici. Un tad faktiski visi materiāli, visi raksti, visi raidījumi, jo raidījumus toreiz ierakstā. Rādīja arī radio raidījumi bija ierakstā, varbūt ziņas tikai gāja dzīvajā, bet viss bija ierakstā. Un tad tev raidījums vai, raksts bija jāsūta, pirms viņš parādās avīzē, preses namā bija, kurā tur stāvā, neatceros, viss stāvs, glavļīts. Caur viņiem gāja visi raksti, un viņi gāja visus rakstus lasīja un atķeksēja un svītroja sarkanu vai vienalga kādu, ko nedrīkst. Tajā, it kā rakstīt. Es neesmu iedziļinājies tajos kanonos, viņiem bija veseli klādes grāmatas, ko drīkst, ko nedrīkst. Saturā jau viņi neiejaucās. Bija runa par to, ka nedrīkst valsts noslēpumu atklāt. Un, piemēram, es zinu ļoti tagad, ka nedrīkstēja fotografējot no augšas, piemēram, avīzēs, tu bildi rādi. Nedrīkstēja tiltus fotografēt tā, lai redzami abi gali. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc tiem varbūt kaut kā var ienaidnieks izmērīt, cik tas tilts ir. Viss jau gatavojās karam vai ne un tā tālāk. Bet tas jau nekas, kad no gaisa jau viss bija nofotografēts, blēņas tas viss bija. Ja? Par armiju, kur bija ļoti delikāti temati, par tiem tur nekādas karaspēka daļas, piemēram, es nezinu, piemēram, kaut kur Skrundā nekā jau nav formāli. Ja? Un tu pēkšņi raksti, ka tur ir karaspēka daļa vai tur karavīri tiecies veikalā. No kurienes viņš radies? Viņam tur nav jābūt. Ja? To jau viņi cenzēja. Saturu jau nē. Tur bija tādas valsts noslēpumi, lai neizpaust. Kāds tajā laikā tas noslēpums bija bišķi apdaudzītajā ideoloģijā. Varbūt tu atceries kādu tiešām es neatceros vājprātīgu lietu, ko tev nocenzēja. Man it kā varbūt pat neko nenocenzēja, jo es nevaru pateikt precīzi, jo man nav atmiņā tā, ka, piemēram, varbūt raksts viss tiek, vienkārši viņš neiet cauri, jo tur pusi ir cenzēts. Tā man nekad nav bijis. Un es tā kā radio strādāju arī, un tad tomēr vairāk vai mazāk sporta nodaļa, tur ir sporta ziņas, tur tā kā 1-0 ir 1-0, ja. Pēc augstskolas, kur aizgāja strādāt? Ar man bija interesanti, tāpēc, ka man bija trāpījos es tajā sadalē nelaimīgajā, ja, un es biju mācoties diezgan kūtrs mācībās. Man patīk vairāk varbūt tā studentiskā dzīve, sauksim to par studentu bohēmu, neslēpšu.
Bet tajā laikā bija turklāt vēl viena lieta. Man paralēli mācībām augstskolā es tajā laikā jau dejoju tautas dejas. Tajā laikā tas bija viens no tādiem jauniešu atpūtas alternatīvajiem variantiem - tautas deju ansambļi. Ar tiem dejojot, tu varēji varbūt uz ārzemēm, tikt kaut kur braucienos, un gal galā tas bija savu veidu klubiņš. Es dejoju Rotaļā, BF Kultūras pils. Aija Baumana toreiz vadīja to. Nu, man paralēli bija tas jau būtībā bija pusprofesionāli tie tautas deju ansambļi. Man bija 3 reizes nedēļā mēģinājumi. Jā, no 7 līdz kādiem 11, 12 vakarā. Un līdz ar to jau tu no rīta kādu lekciju nobasto, tu tā kā netiec, negribās tev tā kā celties. Ja, un tas mācības, tur kaut kas jādara, bet tev tajā laikā ir koncerts kaut kur. Tu atkal dalies uz pusēm. Līdz ar to es tā mācījos tā. Un man nebija individuālā pieprasījuma pēc manis, ne no vienas redakcijas. Es kaut kā biju tā kā nepārāk labi attiecības tur kaut kur. Es biju kaut sačakarējis, kaut kur vēl nācu un no rīta nenācu uz sapulcēm. Nu, un es vēl biju sabojājis attiecības toreiz ar katedras vadītāju, tikko kā, lai viņš tur debesīs labi jūtās, profesoru Rihardu Treju, un viņš man aiz skrobes jau kaut kādā, maijā bija tā sadala, viņš man kaut kur jau februārī teica, Zariņš brauks uz Ludzu. Nu, es rīdzinieks, protams, un uz Ludzu prom, un Ludzā tur bija kaut kāda lieta, ka viņiem vajadzēja žurnālisti, tur kaut kas bija noticis, un man tik tiešām, man tajā sadalē, es biju dabūjis pat kaut kādas redakcijas, ka man it kā pieprasa, bet viņi izdarīja visu universitāti, lai man nobloķētu, un man formāli sanāca, ka man uz Ludzu jābrauc strādāt. Ja? Bet es tur, protams, nestrādāju nevienu dienu, ja? Un es aizbraucu un pateicu Ludzas tam galvenam redaktoram, ka es zirgu no govs atšķirt neprotu, ja? Un priekš kam es esmu vajadzīgs, ja? Un man bērns tūliņās dzimis, bija jau precējies, un tad man dzīvokli dodiet, gal galā kā jaunam speciālistam. Bet viņš pat neielaidās nekādās sarunās. Viņš saka, ka viņam vajag cilvēku, kurš gribētu laukos palikt, viņš saka tādu, viņam nevajag rīdzinieks, un ko tajā Rīgā tur visi domā. Un tad es dabūju paralēli tam laikam darbu pie sava viena, varētu teikt tāda, kā lai pasaka, profesionālā darba audzinātāja Aivars Baumanis, toreiz bija diezgan populārs žurnālists Latvijā. Un viņš vadīja avīzi Jūrmala. Un tad es, protams, tiku uzreiz pēc universitātes, un tad pirmā darba diena man pēc universitātes īstajā profesijā bija avīzē Jūrmala. Kādus 3 mēnešus es tur nostrādāju, un tad man uzaicināja, bija jau sarunas, tad es sāku strādāt aģentūrā Letta. Tajā laikā Latvijas forma. Kas tie pa gadiem ir? 84. gads. 84. gads es sāku strādāt aģentūrā Letta, Latvijas forma toreiz, sporta nodaļā. Un es biju 6 gadus sporta žurnālists. Vai esi strādājis kādā rūpnīcas avīzē? Nē, nevienā avīzē. Es pat praksē neesmu bijis rūpnīcas avīzē. Mums bija pēc pirmā kursa praksē jāiet uz kaut kādām rajona avīzēm, vai arī rūpnīcas avīzē, bet es biju tepat Rīgas rajona avīzē, tā kā rūpnīcas avīzē nekad nestrādāju. Soties, kādreizējais televīzijas ģenerāldirektors Rolands Ķērve gan ir bijis Befieša galvenais redaktors. Lūk, jā, ja mēs par tām populārajām lietām. 80 gadu beigās, kad bija juku laiki. Ko tu darīji tad? Es strādāju joprojām Letā, Latvijas forma. Toreiz jau, starp citu, jau atdeva veco nosaukumu Leta šai organizācijai, šīm mēdījām elektroniskajām ziņu aģentūrai. Un tā kā tajā laikā jau mēs visi šeit augām ar to vilni, kas nāca, tās dziesmotās revolūcijas sajūsmu, tas fons, kas te vispār valdīja valstī, viss transformējās, mainījās lēnām, bet ļoti konsekventi. Un tad tajā aģentūrā Leta, kurā man bija sākumā visus šos 6 gadus jāraksta krieviski, starp citu, krievu valodā. Jo tas bija Maskavas telegrāfa aģentūrai pakļauts uzņēmums un bija jāraksta krieviski. Bet tajā laikā jau arvien vairāk un vairāk tā nacionālā pašapziņa modās. Un arī jau tajā laikā valdošās ideoloģijas līmenī jau sāk tās skrūves griezt vaļāk. Tas nozīmē, ka bija jau tā latviešu valodā jau varēja vairāk, un pat bija jāraksta latviešu valodā, bet kantoras, kurā es strādāju, sastāvēja gandrīz no krieviem visu laiku. Un līdz ar to man latviešu valoda bija unikāla tajā laikā. Jā. Tur bija vēl latvieši, bet viņi nebija daudz. Un tad, kad notika visas tās leģendārās 90. gadu notikumi, tad, kad viss mainījās, tad mani pierunāja toreizējais aģentūras vadītājs, ne tuvu Latvijas neatkarības atbalstītājs, pierunāja kļūt par politikas nodaļas vadītāju, no sporta nodaļas pārnākt. Jo tas bija laiks, kad vajadzēja latviešu valodu. Tur nevarēja iet uz kaut kādām tautas frontes un ziņot par to. Aģentūra Leta taču ziņoja informāciju, deva ziņas taisīja. Nevarēja iet cilvēks, kurš nesaprot, kas tur notiek valodas dēļ. Un tad viņš man pierunāja, tas bija viens no maniem lielākajiem pagriezieniem manā dzīvē.
Jo es visu laiku biju sports, man patīk sports, nu, vairāk tajā jau laikā tikai kā vērotājs, bet sporta žurnālists. Viņš teica tā, kad es viņam teicu, ka nu kā man tak sports, nu kāda politika. Nu. Viņš saka, tu saproti, viņš saka, tu nesaproti. Viņš teica tā, tu nesaproti, cik tā politika ir azartiskāka par sportu. Kad tu sāksi tur strādāt, tu sapratīsi, ka sports, politikas kaislība priekšā nobāla. Un lielā mērā viņam ir taisnība. Jā. Nu, tad es arī tā lēnā garā kopīgi sāku ar visām atmodas lietām, ar tautas frontes laikiem, sāku tam sekot līdz kā žurnālists aģentūrā Leta, nu, tad tā es arī ienācu, ja drīkst teikt tā, politiskajā žurnālistikā. Vai atceries, kāda bija tais laikos tehnika telegrāfā, teletaips? Teletaips, protams, jā. Teletaips, tur tas ir sarežģīts. Tagad es nemāku īsāk sakot, lai varētu nodot tagad jau internetu laikmetā, tas liekas smieklīgi, jā, un vispār absurdi. Vai mobilo telefonu laikā. Bet, lai nosūtītu informāciju, nu, būtībā teletaips ir tas pats, kas telegramma. Bija tas, ka tu ieiet tajā pasta nodaļā un tur uzreiz uz teletaipa ātri uzsit un pat tādu morzi, nu tāds, es nezinu, neesmu inženieris, tādu aparātu pārraidīju uz to pasta nodaļu, kuru vajag, un tur bija tāds pats aparāts, un tur uz tādas lentas, ko rāda filmās, ja, nāca ārā tādi mazi perforēti caurumiņi, kurus ieliekot tajā pašā aparātā varēja dabūt arī par tekstu. Nu, tas ir teletaips, un tā arī strādāja ziņu aģentūras, un tā arī strādāja teletaipa. Bet tajā laikā Leta vai Latiniforma, kad es tur sāku strādāt, bija, manuprāt, jāsaka, viena no tehnoloģiski attīstītākajiem masu mēdījiem, jo tur stāvēja, es negribētu viņus saukt par datoru priekštečiem, nē. 80. gadā bija Olimpiāda Maskavā. Nu, vajadzēja parādīt sevi un pasauli, tehniski jau bija tomēr diezgan attīstīti, bija tādi video termināli. Respektīvi, tur raksta uz klaviatūras un tāds liels tāds televizors, uz tā parādās burti, bet tur neko nevarēja, tas nebija dators, tur neko vairāk arī nevarēja izdarīt, kā tikai, nu, sauksim to par elektronisku modernu rakstāmašīnu. Bet viņa bija tāda, ja. Un tur varēja, piemēram, izdzēst, nebija tā kā tur kādreiz uz rakstāmašīnas, ka tur bija krāsu, baltu, jākrāso ciet un atkal jāsit tie burti, nu, lai varētu izlabot kļūdu, piemēram, ja. Tu varēja izdzēst vai pārlikt teikumus vietām uzreiz uz ekrāna, ja. Tas bija Letā, toreiz pēc Maskavas olimpiādas bija atvests uz šejienu, tā kā, nu, teiksim, es sāku strādāt uz tādiem, tā kā es, piemēram, man ir grūti rakstīt ar roku, jo es visu laiku domāju ekrānu priekšā. Es ar roku praktiski nekad neesmu rakstījis. Nu, tāpēc, ka es atnācu uz Letu, tur bija tas termināls jau, ja? Un man visu laiku, man domāšana un radošā doma nāk tikai tad, ja es redzu tekstu sev uz ekrāna. Nu, protams, es varu uz papīra uzrakstīt, bez šaubām arī rakstu, bet tas būs grūtāk nekā uz ekrāna skatoties. Vai juku laikos jau zināja nešaubīgi, kurā pusē nostāsies? Protams, ka man nebija nekādas tur, teiksim, domas par kaut ko, ka varētu būt savādāk, neraugoties uz to, ka es strādāju kantorī, kurā bija diezgan... Ne, es tur negribu teikt par cilvēkiem neko sliktu, bet, teiksim, tas, kas tur tā ideoloģija, kas tur valdīja, jo tas bija partijas ruporis, ja? Nu, es biju sporta nodaļā, tur 1-0 ir 1-0, tā kā tā ideoloģiskā uzstādījuma nebija tik spēcīga, bet, nu, protams, nebija šaubu, ja? Nu, tajā laikā jau vispār latviešiem jau nebija īsti tādas šaubas, nu, 99% latviešu jau nebija šaubu. Kā tu tajā laikā iztēlojies, ja mēs vinnēsim, kas būs tālāk? Neiztēlojos, to neviens jau nevarēja saprast. Tas viss notika tik ātri, ka tu pat nepaspēji sekot tam līdzi un, teiksim, nu, ja vēl 80, nu, tad, kad es beidzu, no 86. gadā, nu, tas jau bija beidzis. Tad vēl nevarēja iedomāties, ka kaut kā pēc 10 gadiem, tad 96. jau mīļais Dievs, mēs gan rīzā jau būsim, nu labi, Eiropas Savienībā mēs vēl nebijām, bet brīvi, savs parlaments, savu prēmu, nu, tas bija kosmos. Tad tā apziņa, kāpēc bija jācīnās? Kāpēc bija kaut kas jāmaina? Vienkārši tāpēc, ka mēs esam jauni un mums ir jāmaina? Nē, tāpēc, ka visu laiku jau, teiksim, nu, tas jau katram, es domāju, pieņem, ka katram latvietim jau visu laiku tas nāca tā kā no mācas piena gandrīz vai iekšā, ka tomēr jau gribās to neatkarību. Mēs esam bijuši neatkarīgi. Mums taču bija pietiekami daudz, atšķirībā varbūt no Krievijas, cilvēku, kuri taču ir piedzīvojuši tos laikus, kad Latvija bija brīva. Ja? Un visu laiku tas iekšējais sapnis jau bija, taču, ka Latvijai vajadzētu būt brīvai. Ku būtu labi tad, kad būtu brīva Latvija. Un mēs varētu braukāt uz ārā, nu, un tā tālāk, un mēs varētu nopirkt mašīnu. Nu, es nezinu, nu, tur tūkstošiem variantu. Viņas jau ļoti liels arī saistījās ne tik daudz ar to ideoloģiju, to politiku. Nu, labi, Latvija brīva, protams. Bet kurš ikdienā jau visi vairāk vai mazāk domāja par to, ka tā brīvība varētu atnest arī tev brīvību dzīvošanas izvēlē,
arī mantisko brīvību, neslēpsim taču to. Gribējās jau to mašīnu daudziem tajā laikā, bet bija mašīna, nevarēja viņas dabūt. Vai, bija arī brīvība, vai, teiksim, cieņai par neatkarību bija arī merkantīlā puse. Tas kapitālisms jau, ko redzēja pa televizoru, jau likās, ka pūsta, bet skaisti pūsta, ja? Tad, kad Rīgā bija tanki, vai jūs atradāties Letā? Es atrodos Letā vēl vairāk, es biju tajā laikā Letas galvenais redaktors. Tajā neatkarības laikā, kad viss mainījās arī aģentūrā, kad tā kļuva par ministru kabinetam pakļautīgu iestādi Godmaņu vadītāju, kad viss atjaunojās. Tur, protams, cilvēki nomainījās un no vecā sastāva tur, labi, nav svarīgi, to es visu nestāstu, tas ir garš stāsts, bet es biju galvenais redaktors tajā laikā Letā. Es biju Letā, Leta tajā laikā bija 90, barikāžu laikā Leta burbuļoja un bija pilna ar cilvēkiem stāvgrūdām katru dienu, jo sakari, padomājiet, taču kurš atcerās tos laikus, varbūt tie, kas neatcerās, var pateikt, sakari jau praktiski tikpat kā nebija, starptautisko sakaru. Bet Letā bija teletaips, telegrāfs, kas varēja arī uz ārzemēm. Mums bija kabels ar Zviedriju, uz kuru mēs varējām sūtīt. Ja? Un tie daudzie žurnālisti, kas strādāja pie mums, šeit Rīgā, barikāžu laikā, augstākā padomē un tā tālāk, viņiem jau kaut kur bija jāpārraida tā informācija visu. Viņi nāca uz Letu un izmantoja mūsu tehniskās, nabadzīgās, bet tās bija tajā laikā gandrīz vai vienīgās tehnoloģiskās iespējas, lai savus materiālus kaut kur arī nosūtītu tālāk. Ja? Tā kā mums kantorī viss burbuļoja un viss vārījās visu laiku. Es biju Letā, kad bija tanki, man bija jāvada darbs, tāpēc kā es atbildēju par to, ko mēs liekam uz ziņu lentas, un mēs gājām uz augstāko padomu, devām informāciju par barikādu. Tas, kas notika, par to rakstījām, ja? Un man bija jābūt katru dienu klāt tajā brīdī. Vai tajā brīdī arī jau bija cenzūras, vai cenzūras vairs nav? Tajā brīdī jau cenzūras vairs nebija. Kāda vienīgā cenzūra bija? Mēs paši. Jā, faktiski es, kā galvenais redaktors, kurš parakstīja, lai laistu tālāk to. Bet nekāda cenzūras jau nebija. Visu, ko mēs tajā laikā visu, ko ienesa korespondents no ielas, momentā tika dragāts uz kaut kur. Vienalga, mēs Latvijai arī izplatījām, ja, un vēstniecībām. Tajā laikā kādas vēstniecības nebija, jo to vēstniecību, tas bija gadu vēlāk vai divus. Bet devām informāciju, kur visiem tiem abonentiem, kas mums bija. Bet bija interesanta lieta, par ko es esmu arī kādreiz pat stāstījis, ka pie Letas barikādas nebija. Tāpēc, ka man liekas, ka to kaut kā neviens īsti nebija sapratis, ka Leta arī strateģiski svarīgs objekts. Piemēram, barikādas bija pie ministru kabineta, pie augstākās, visa vecrīga vairāk vai mazāk bija tā kā ar barikādēm. Te pie telegrāfa, pie tagad Latelekom, ko te uz Barona ielas, ja? Tur bija barikādas, lai neļautu, ka tur nāk un pārņem visu. Bet Leta netika, tur par tik vecrīgi tika apsargāts, tik arī Leta tur tika apsargāta. Bet Letā bija taču mums tas telegrāfa sakars ar Stokholmu. Un to arī 91. gada puča laikā, tie pučisti arī to nezināja, jo viņi ieņēma televīziju, ieņēma radio, Letu neieņēma. Mums bija tas sakars ar Stokholmu, jo mēs nemitīgi visu laiku nemitīgā saitē bijām ar Stokholmu un devām uz ārzemēm un visu laiku informāciju par to, ka Doma laukumā iebrauc bruņmašīnas, ja, par to, ka tagad tur pieņemts neatkarības tas akts, tā neatkarības deklarācija pieņemta. Ja. Mēs bijām pamesti it kā novārtā, lai gan mēs bijām tāds melnais zirdziņš, un mēs varējām izdarīt varbūt pat vairāk nekā, nezinu, tās Latelekom tagadējās ēkas, ja, tā vieta, bet, labi, televīzija, protams, ka tā tajā laikā bija strateģiski svarīgāka, bet mēs daudz ko izdarījām, tāpēc, ka mūs vienkārši neieņēma Omons vai, teiksim, kaut kāda cita spēka, un mēs paspējām šo to arī pasaulē pateikt. Varbūt, Egil, mēģina atcerēties un padomāt tādu vienu lielu ārtavu, kad strādāja Letā. Ko tu ieliki priekš tā, lai būtu tās pārmaiņas? Mēs izdarījām labi to, mani sevišķi palicis atmiņā tas 91. Pat ne tik daudz vairs 90. gada barikādas, jā, cik 91. gada puči, kad toreiz pazuda. Toreiz jau redz tie daudzi cilvēki, tur jau it kā jau mēs formāli gadu dzīvojām, vairāk nekā gadu dzīvojām neatkarīgā Latvijā, bet tā jau bija neatkarība tikai tāda ļoti trausla un vairāk uz papīra. Un tas 91. gada puča laikā tur parādījās arī daudz cilvēku īstās, pat ne īstās sejas, tīri cilvēciski varēja viņi saprast. Īsāk sakot, tur tajā kantorī, kas mums ir, tur bija, kur es strādāju, tur vairāk cilvēku no vadības pazuda tajā rītā, kad viss sākās. Neatbrauc no ārzemju komandējuma vai kaut kur laukos bija aizķērušies, ja? Bet viņi bija vadītāji. Un tad sanāca, ka man bija jāvada aģentūra kopā ar vienu cilvēku, kas bija krieviski runājošs cilvēks, kuram varbūt tā neatkarība nebija tik tuvu un saprotam kā mums. Ja?
Bet mēs tāpatās nekad mirkli nepārtraucām tajos, jāsaka, sarežģītajās 3 dienās. 3 dienas it kā jau nekas, bet tajās 3 dienās, kad tu nezināji, kas būs nākamajā stundā. Ka mēs tomēr to kantoru tā kā uzturējām, jā, un viņš strādāja, un mēs tik tiešām uz to Stokholmu devām visu vaļā. Tur tā kā, es domāju, ka tas puča laiks tur tajā aģentūrā varētu būt bijusi tā man ar tava tajā visā. Tad parādās tavā dzīvē NTV5, NTV5 nē, Pica TV parādās. Pica TV, NTV5 nē, jā? Nē, 90. gadu sākumā, tad, kad visas mums durvis atvērās, mēs tā kā tādi teļi pēc ziemas zaļā pļavā, visi skrienam iekšā tajā brīvībā un lēkājam, jā, zālītē vārtamies. Bija jau baigās putas, un tajā laikā radās televīzijas. Tā kā dubļi apmēram. Katrs kantorīts, kas rādīja kaut kādus zaktu videofilmu kaut kādā kanālā, decimāla viļņos, jā, bija televīzija, KS video kanāls, kādas tik tās televīzijas nebija. Un parādījās arī pirmie komercradio. Bet es tajā laikā strādāju vēl Letā. Bet es biju nostrādājis 10 gadus jau, un 95. kaut kādā, 95. 4. gadā es sapratu, ka mainījās arī, ne vadība, bet mainījās attieksme. Īsāk sakot, es sapratu, ka acīm redzot, varbūt kaut ko mainīt, jo par direktoru tur, kas varēja būt man karjeras nākamais posms un ko man arī piedāvāja 2 reizes būt par aģentūras Leta direktoru, es tā kā negribētu, jo tur tā kā es sapratu, ka finansējumu tāpatās nedos, jo tas finansējums jau arī toreiz nepietika visiem, un tad plēsties, un tad tur būtu jāatlaiž pusi cilvēku, kurus es pazīstu 10 gadus. Es nemāku, tā man sāpēs. Es domāju, ka tad jāmaina kaut kas un jāpamēģina kaut kur sevi citā sfērā. Un tad radās tās radio dažādas studijas, radiostacijas, un radās radios konto. Dzima pēc SVH, nākamā bija radios konto. Un man ir tas gods, var pateikt, ka biju viens no tiem, kas aizsāka radios konto, kas salasījās pirmajā sapulcē, ka tādu radio taisīsim. Kur notiek sapulce? Sapulce notika to poligrāfiķu kaut kur apmēram klubā vai kur poligrāfiķi apmēram diskotēkas kādreiz bija. Atsakot uz Blaumaņa ielas, neatceros precīzi, bet kaut kādā, vai arī Vecrīgā. Tur kāda 10 cilvēki sanāca, un tad mēs tā kā domājām, un man piedāvāja tur cilvēki, kas bija to ideju izlolojuši, piedāvāja, tā kā es ar ziņām strādāju aģentūrā, man piedāvāja tur ziņu dienestu uztaisīt. Un es vēl biju kādreiz strādājis Latvijas radio studiju gados. Uztaisīju ziņu dienestu un radios konto laikā. Es iepazinos tur ar vienu dīdžeju, Māri Ozoliņu, kurš staigāja apkārt pēc tam ar tādu papīra lapiņu un teica tā, man tā ar vienu draugu ir ideja par koncepciju par pilnīgi jaunu televīziju Latvijā. Un uz tā papīra lapiņas bija uzīmēts sadalīts ekrāns vairākās daļās, jā, un tas būšot, kā viņi teica, redzamais radio, tā bija tā koncepcija. Rādīja tādas bildītes, kur mainās kaut kāda tur stundas. Īsāk sakot, uz vienas papīra A4 formāta lapas bija Pica TV koncepcija. Un, protams, ka atkal Māris Ozoliņš, kas ar Andreju Ēķi, kas bija tas viņa draugs, kas gribēja to visu projektu realizēt, sāka to arvien vairāk un vairāk bīdīt uz priekšu, dabūja naudu, un tad viņš teica tā, laikam jau mēs bez ziņām arī neiztiksim. Vai tu nevari pakonsultēt, kā būtu jātaisa ziņu dienests? Es viņam tā kā sāku apmēram stāstīt, kā tas ziņu dienests tur, kas ir vajadzīgs un kas tur tā kā vajadzētu būt. Un tad viņš teica, klausies, es tāpat no tā visa neko nesaprotu. Visticamāk, ka tāpatās būs jāstrādā tajā laikā, bet es jau tajā laikā arī skonto, jo paralēli strādāju arī vēl Letā. Tajā laikā varēja, tā kā darba, jo es biju galvenais redaktors, man nebija pašam tik daudz tā ikdienas tā darba tur jāstrādā, varēja atļauties tā darīt. Un tad es vēl sāku strādāt no rītiem, no 7 līdz 10 es sāku strādāt vēl Picā TV, kas aizgāja gaisā beidzot tomēr kā projekts. Kas viņi vispār dibināja to Picu? Andrejs Ēķis un Māris Ozoliņš. Cik jūs vispār strādājāt? Tur bija tā, ka viņi bija 2 tie ideju ģenerātori idejas, tad viņi bija dabūjuši kaut kur, bija pārliecinājuši Deutsche Lettische Bank, tāda Latvijā bija. Bija pārliecinājuši, ka viņiem ir šausmīgi interesants projekts, biznesa projekts ar A4 lapiņu. Un viņi bija iedevuši, bet tomēr naudu aizdevuši. Un viņi nopirkuši bija par priekš tiem laikiem nenormāli dārgus un krutus dators, 2, Silicon Graphics. Tajā laikā tie skaitījās baigi labi, tā kā Mercedes maksāja.
Viņi, kā man kā Eģis parasti teica, uz šiem Spielbergs taisīja jūras laikmetu parku. Un tā arī bija, specifektiem. Viņš bija šausmīgi advancēts, tas dators. Un Pica TV jau bija datortelevīzija, viņi caur datoru visu raidīja to visu. Caur raidītāju, caur torni, bet sākumā tas viss. Tā bija konceptuāli jauna pieeja, tas viss tika uz datoru radīts. Un caur datoru tika radīts. Mēs strādājām, tur bija datorspeciālisti, bija galvenie cilvēki, kas nevis ēterā raida kaut kādu tur video režisoru, bet datorspeciālisti. Viņš bija sapulcējis pāris 3-4 cilvēkus, kas bija baigie datorspeciālisti, priekš tiem laikiem jauna lieta, bet baigi interesanta. Tad bija pāris tādi dūli mākslinieki, tur bija meitene no Kanādas, kas zīmēja, sākumā jau bija zīmēts viss tas ekrāns tikai. Un bija tādi fani, 10 apmēram cilvēki. Un tad es arī pievienojos tajai komandai, un tad mēs sākām tur. Tad vienu brīdi sākās, ka es strādāju 3 vietās. Ja? No rīta es agri cēlos 5, braucu uz Pica TV, līdz 10, tad es braucu uz Letu sapulci, man bija lielā plānošana sapulci. Nu, un ja man bija vakarā pašam jālasa, es arī lasīju ziņas konto, tad es gāju uz savu laiku. Nu, tur jau arī viss aparāts jau strādāja, mehānisms, gāju lasīt savas ziņas, savu stundu strādāt konto rādio. Un tad vienu brīdi man Eģis veda no rīta pēc Pica TV ētera, veda pa krastmalu uz darbu uz Letu vecrīgā. Viņš saka, klausies, beidz akstīties, nu, pa tiem 3 darbiem taču šausmīgi grūti. Es saku, nu ir, bet kaut kāda nauda sanāk kopā. Viņš saka, es tev maksāšu, es tev kompensēju visu to, bet vienā darba vietā. Viņš saka, jo ideja man ir, viņš rādīja uz Zaķu salu. Viņš saka, ideja man ir pēc gadiem dažiem pārtrumpot Zaķu salu, un vienīgo toreiz tajā laikā televīzija, Latvijas televīzija. Es teicu, ideja ir skaista, es parakstos, es viņai neticu. Bet man patīk cilvēki, kuriem ir acīs dūlas uguntiņas, ja kur ir dūla labā nozīmē. Es saku, es esmu mieru, lai gan es neticu, ka tas būs iespējams. Nu, bet redz, tā Pica gāja, un tajā laikā tas bija pilnīgi kaut kas jauns, pilnīgi, varētu pat teikt, crazy, kaut kas negaidīts un ārkārtīgi savādāks nekā līdz šim. Cilvēkiem patika. Viss, ja nemaldos, beidzās ar to, ka tā banka saprata, ka tā ir lieta un nemaz to naudu atpakaļ nepaprasīja, bet ienāca kaut kādā daļā. Nu, es neatceros visu to lietu. Viss auga, un beigās tas viss beidzās ar LNT dibināšanu. Tad uzrodās tāds raidījums kā Nedēļa. Nu, jā, sākumā bija Rīta Mikslis pirmais. Tomēr Rīta Mikslis ir pirmais, jā. Tātad, kā aizgāja vispār līdz tam? Tātad, cik es saprotu, Egil, tu pienesi ziņas, jā? Es biju ziņu cilvēks. Jā. Es vēl vairāk mazāk... Tu pats nerunāji ziņas? Nē, es pats arī runāju ziņas, jā. Kadrā es pēc tam parādījos LNT kā diktors arī ziņās, bet principā es biju cilvēks, pie kura nāca konsultēties jaunie topošie tajā laikā dažādie mēdī, radio un televīzija, jā. Nāca prasīt, kas ir ziņas, kā viņas ir jātaisa, vai tu nevarētu palīdzēt ziņu dienestu radīt, uztaisīt. Kas tas pa gadu ir? Nu, tie ir 90. gadu sākums. Vēl joprojām esmu 90. Nē, nu, ja tu prasīji par to, kā tas viss sākās. Bet 90 jau, nu, cik tā Pica bija ēterā? 2,5 gadus, 3. Un tad radās LNT. Jā, jo viss auga, un ambīcijas arī bija, un projekti bija vienkārši globāli, ja gandrīz vai priekš tiem laikiem, un iespējas bija, un visi mēs jauni, degoši. Nu, saproties, liekas, tu ko to kuvos, nezinu, vai norīsi, bet, jākoši ir, azarts šausmīgi, ja? Tas bija romantisms tāds savu veidu. Un radās doma, ka to, ka varētu radīt arī viena liela kompānija, nav ko tur daudz čakarēties, jātais pilnu laiku televīzija, LNT izdomājām nosaukumu, bija starp citu klāt kabinetā, ka to nosaukumu izdomājām. Kāda vēl bija nosaukumi? Visus neatceros, viens nosaukums bija televīzija Daugava. Tāpēc, ka mēs esam blakām Daugavai bijām, turpat Maskavas ielā pie tilta, ja, pie salu tilta. Zinu, ka televīzija Daugava bija kā nosaukums, bet mēs sakām, kas tad tā par Daugavu, tikpat labi tas var būt Daugavpilī vai Jēkabpilī, ja, vai Koknesē, tas nav. Un tad radās... Varbūt vēl kādu nosaukumu atceries? Nē, neatceros vairs. Tad neatceros. Un tad radās doma, tur bija es, Grauba, Aigars, tur bija Ēķis, Andrejs, tur bija vēl pāris cilvēki, neatceros vairs tagad, kas konkrēti. Tāds brainstorms mums tur bija, ja? Un radās nosaukums Latvijas neatkarīgā televīzija, tāpēc, ka mēs esam neatkarīgi ne no viena. LNT, foršs saīsinājums, hobā aiziet. Un tā arī tas viss radās. Tad mēs vinnējām to konkursu, tad arī tas ir tehnoloģisks stāsts, kad no Latvijas ētera aizgāja Maskavas televīzija. Tas ir kā aizgāja, viņi jau varēja skatīties, tikai viņi nebija tajā kanālā, ko Latvijas televīzija tur retranslē, un parādījās kanālam vieta. Konkursā vinnēja mūsu projekts par LNT, un tajā gadā, 96. ja nemaldos, jā.
Jā, 96. gads radās rudenī, septembrī, 31. augustā. Pirmais ēteris LNT radās. Un, ko tu tajā televīzijā liks iekšā? Tas jau vairs nav tikai 3 stundas. Tā ir pilna televīzija, tur ir labi vakarā ziņas, tas un tas, bet filmas, labi, bet pārējais ar kaut kā ir jāizpilda. Jātaisa kaut kāda autoraidījuma, oriģināla produkcija. Un kas attiecas uz Miksli, kas parādījās LNT sākumā, kaut kādā 2., 3. mēnesī pēc LNT sākuma, ideja radās pavisam triviāli iemeslu dēļ. Tad, kad vēl bija Pica TV, bija vēlēšana gads. Un arī toreiz politiķi izmantoja iespējas parādīties televīzijās, kādas toreiz bija un kāpēc gan ne LNT, kura bija ļoti populāra tajā laikā. Tas bija arī kantorim iemesls nopelnīts, un tā kā tas bija bizness. Un tajā laikā premjers bija Māris Gailis, kurš dzīvoja toreiz no mūsu LNT 1,50 m aiz stūra. Kur jūs LNT tad atradāt? Elijas ielā, turpat, kur tagad. Un tur uz Zirnavu ielas, aiz Zirnavu un Elijas ielas stūra dzīvoja Māris Gailis, toreizējais premjerministrs. Un tā kā viņš priekšpēdējā vai pēdējā dienā pirms tām vēlēšanām nāk pie mums, arī it kā, lai reklamētu sevi, savu partiju, tas tā kā normāli. Bet par ko mēs runāsim? Pirms tam mēs ar viņu palīgiem runājam, mēs sakam atkal par budžetu. Murks, beidziet, taču nē, kaut ko vajag tādu saviesīgāku. Un neatceros, kuram radās atkal tā ideja, tiešām neatceros. Bet ja viņš tepat dzīvoja stūra, aizējām pie viņa mājās no rīta. Viņš cep, nezinu, ar sievu pankūks, tur meitas viņam vēl bija mazas, pie viņa mājās, tad lai redz, vai viņam ir zelta krāni virtuvē vai nav, lai parāda dzīvokli viņš, taisa kaut kādas viestmājas, un mēs brīvi pļāpājam pa dzīvi. Un mēs aizgājām, tā arī to visu nofilmējām. Viņš gan toreiz, Mikslis parasti bija pusstundu, bet tas jau bija kaut kādas 2. Visu pica laiku, visas rīta pica bija tikai viens Mikslis, toreiz vēl Mikslis nebija, bet viens Mikslis ar Māri Gaili. Un tas ārkārtīgi bija paticis un ārkārtīgi nepaticis konkurentiem, kad zvanīja mums tur no citām partijām un lamājās, kāpēc tā un kāpēc ar mums bija. Ka mēs sapratām, ka tā ir baiga labā lieta. Un tad Andrejs teica, klausies, tā ir baiga labā lieta, taisam to kā oriģinālu raidījumu. Ka tu braukā pie cilvēkiem dažādiem, un pie viņiem mājās, virtuvē runājot par dzīvi, kā tev iet un ko tu dari, un paralēli taisiet ēst. Un tā arī Mikslis sākās. Vai ēdienu gatavošanas laikā veidojās interesantas sarunas? Kā kuru reizi, protams. Ir cilvēki, kuri tajā brīdī vairāk spiež, ja viņiem patīk arī gatavot. Viņš vairāk stāsta par to, kas ir jāņem, cik daudz jāgriež, kas tā secība. Bet ir cilvēki, kuri kaut ko dara, griež pa vidam, pasaka, to tagad es ielikšu. Un mēs runājam kaut kādus ļoti interesantus. Tas ir kā kuru reizi, tur bija tāds pilnīgs loto. Kā veidojās tās sarunas? Nē, tur jau bija lieta tāda, ka mēs toreizais trūkumu, jo kasetes bija maz un mēs rakstījām pa virsu. Tā kā pirmie mikšķi nemaz īsti nav saglabājušies arhīvā. Man kaut kur ir mājās VHS formātā. Nē, es pārzinu CD dažus, Pirmais Mikslis bija, piemēram, oriģinālais ar Raimondu Paulu, kurš vispār nemāk taisīt. Un es viņu biju kaut kur noķēris un teicu pirms tam, ka maestro jauns raidījums top, un ka es gribētu jūs uz pirmo. Viņš bija kaut kā neskapēc piekritis. Atbraucām pie viņu uz mājām un lēna aizmuka, viņa ieraugot, viņa teica, es nesaprotu, kāpēc Pauli. Viņš saka, es nezinu, maestro tādās avantūrās, viņš saka, es negribu to murgu redzēt. Un no virtuves aizmuka parādīja Paulam, kur kas atrodas, Jo viņš ienāca savā virtuvē un tā kā ekskursijā sāk skatīties. Viņš saka, kā tad tur plīts slēdzās iekšā, tad mēs paskatījāmies to. Sākām, viņš cep olu. Vienīgais, ko viņš mākot olu uzcept, es saku, aiziet, jo mēs jau vēl nesapratām, kā to raidījumu taisīt. Meklējām pa sevi. Un viņš cepa vienu olu visu raidījumu, un viņam izdevās to vienu olu pārsālīt. Tā kā viņš bēra sāli, viņam nokrita sālsraukam vāciņš. Un tas gan arī viss izgāzās uz tās vienas olas, viņš tā to koku karotīti, bet bez bažas mēs kaut ko runājām par kaut kādām mākslas, par mūziku. Viņš to pakasīja to sāli malā no tās olas, un turpināja cept to olu, Tas bija viens no tiem retajiem raidījumiem, kur mēs nepagaršojām to ēdienu, jo tā ola uz galda stāvēja skumīgi, un mēs dzērām kafiju un runājām, kaut kā beidzām to sarunu, un pēc tam atnāca Lana un izmet olu izkastē, Tas bija pirmais Mikslis, un to gan daudzi neredzēja, kas tur aiz kadra notika. Tā tas bija, bet sarunas jau veidojās kā kūra. Un kāpēc es par to sāku runāt, tas nemontēts. Mēs it kā taisījām, tas bija it kā 26, pusstundu pieņemsim, 26 minūtes. Viņš gāja no A līdz Z, it kā tas būtu dzīvais raidījums, tikai, protams, kas negāja dzīvajā, reālajā laikā, bet bez montāžām.
Un, ja vajadzēja kaut kur, teiksim, process ir tāds, ka tev ir jāsagriež vai jāpavāra uz priekšu, tad mēs reklāmas pauze, kad bija, bija 3 apstāšanās. Tajā laikā mēs pagājām uz priekšu jau. Tas grūti izstāstīt to, ja 16 gadus tas bija cilvēki to formātu redzējuši. Tas arī formāts tika saglabāts līdz pēdējai dienai, tāpēc, ka nemontēts it kā pseido dzīvais raidījums. Ja? Tas bija ar to Miksli. Un tad, kad Mikslis jau bija kādu laiku, jau kādus pāris mēnešus jau ēterā, pat mazliet pirms tam parādījās ēterā raidījums Nedēļa jau. Stop. Bet, Tagad par nedēļu vēl nē, bet tātad sapnis tev bija par sporta komentātoru. Jā? par sporta žurnālistu. Jā, žurnālistu. Tad tu iemeties nejauši politikā. Jā. Kā nokļuva, ka tieši tu būs tas, kas veido šo raidījumu par ēšanu? Tāpēc, ka tajā laikā mēs darījām tajā Mikslī visu. Tajā Picā TV mēs darījām visu. Un tu biji tas, kas no rītiem visiem taisīja ēst? Es sākumā vēl Picā es taisīju tādas rīta sarunas saucās. Atnāca cilvēks, mani toreiz kadrā sākumā neredzēja, tikai manu balsi dzirdēja. Sēdēja kadrā priekšā, es nezinu. Vienalga, katru dienu nāca kāds cilvēks, sabiedrībā zināms. Un mēs no rīta ar viņu bla kaut ko runājām. Tas tika ierakstīts iepriekšējā dienā, bet no rīta atskaņots. Tā kā tādas interviju veida, tādas sarunas neformālās es taisīju. Man patika tas. Un faktiski jau tas Māris Gailis bija tāda pati saruna, tikai reizes gatavošana. Ja? Un tad Ēķis teica, aiziet, taisam tagad, brauc taisi. Man ēst gatavot pašam arī patika, un patīk arī tagad, tā kā man nebija nekādas aizturas to darīt. Ja? Un es to ar interesi sāku darīt. Man patika tas. Gan sarunāties ar cilvēkiem, gan arī skatīties, ko viņš dara, un varbūt viņam arī pat palīdzēt, ja vajag. Un tad parādās Nedēļa. Nedēļa parādījās ēterā jau septembrī, līdz ar LNT dzimšanu. Mikslis mazliet vēlāk, bet Nedēļu toreiz taisīja pilnīgi citi cilvēki. Man pazīstami, bet citi cilvēki. Bet sanāca tā, ka tie cilvēki, kas vadīja toreiz 2 cilvēki, vīrietis un sieviete, ja, vadīja to Nedēļu, viņi bija tā kā vai vīlušies, vai bija viņiem citi piedāvājumi, un viņi meklēja citas karjeras izaugsmes iespējas. Tas bija tiešām ļoti grūti, ja, tāpēc, ka tās montāžas ilga diennaktīm ilgi, ja, viņi apmēram diennakti montēja to Nedēļu, ja, un tas notika naktī parasti no sestdienas uz svētdienu, un tas nozīmē, ka tev brīvo dienu nav, ja, līdz ar to. Tu visu nedēļu filmē, un naktī no sestdienas uz svētdienu tu montē, ja, un, var sakot, viņi tā kā aizgāja un teica, ka viņi tomēr laikam neturpinās to darbu, un aktuāls parādījās jautājums, kas vadīs raidījumu Nedēļa. Un tad vienreiz LNT mājā, Gaiteņos, man iespieda stūrī Andrejs Ēķis un Edvīns Inkans un teica, klausies, ir bezizējas situācija. Tu te visu laiku intervijas taisi, tad tu vari runāt, mums drausmīgi vajag, kas vada Nedēļu. Analītisku raidījumu. Es saku, es nekāds analizators neesmu, es nemāku analizēt, es kādas reizes 4 atteicos. Bet varētu teikt, ka man gan rīzē piespieda. Bet es teicu, bet es paturēšu Miksli. Kas gan faktiski tajā laikā tā kā nebija pareizi, man tā šķiet, tu tā kā politisko raidījumu vadi un tai pašā laikā dienu iepriekš to esi redzams, ka tu pa ķēķi ņemies. Ja? Bet tomēr es uzskatu, ka tas bija normāli arī un vēl tagad pie to labi, es teicu, bet ja paliek Mikslis, es būšu ar mieru uz 3 mēnešiem, kamēr atradīs manā vietā citu cilvēku, bet šobrīd nav kas vada, mēs meklējam, ir jau iestrādes, bet nav kas vada rīt, parīt, vajag nav, nāc glābi. Es aizgāju uz 3 mēnešiem un 15 gadus tur paliku. Vai Mikslis bija izdevīgs, kad varēja labi paēst? Neteiksim, ka tas bija tikai ēšanas. Tas ir standarta jautājums. To prasa viss. Tev gan labi, šitāds darbs, tu taču ēdi. Es saku, bet jums šķiet, ka es ēdu vienā laidā vai kā? Es nesaprotu. Es saku, iedomājieties, jūs sestdienā no rīta, protams, tas sestdienās, sākumā svētdienās viņš bija, jūs skatāties to raidījumu, un jūs redzat, kā es tur kopā ar kādu cilvēku ēdu. Es saku, bet pieņemsim, ka mēs to esam filmējuši, pieņemsim trešdienā. Trešdienā taču tu gāji pa dienu, es saku tam cilvēkam, tu taču pa dienu gāji kaut kur pusdienās, kad tu darbā biji. Es gāju uz kafejnīcu ēst. Es arī, tikai es nevis uz kafejnīcu, bet kopā ar to cilvēku viņa mājā. Tu paēdi, es arī paēdu tajā dienā pusdienas, nekas vairāk. Bet es tikai pēc tam parādu to, ka es ēdu, ka tu ēdi, to neparādīja neviens. Ja? Tur tā atšķirība ir. Tas nenozīmē, ka mēs ēdam vienā baltā gabalā. Ja? Bet
Protams, ka sanāk dažādas interesantas lietas garšot, jā, un tas gar, protams, bija, ka tu jau nezināji, vai praktiski nekad, ko tur īsti gatavos, jā. Vai no Mikšļa laikiem ir palikusi kāda recepte, ko tu vēl tagad izmanto? Nu, ir, jā, vairākas, es nevaru tagad precīzi pateikt, bet ir kaut kādas lietas, ko es arī taisu, jā, protams. Taisīja gan sievietes, gan vīrieši. Kas tomēr, pēc tavām domām, taisīja interesantāk un labāk? Nu, tas jau ir kā kuru reizi, bet... Bet tā globāli ņemot, pa Nē, visu to vēsturi. Man jau, kā tev sajūta? Nē, es tā nevaru pateikt par vēsturi. Mana teorija, paša teorija, ka vīrieši tā ir labāk. Bet, lai tur neapvainojās sievietes, bet es pat varu pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka vīrietim tas nav... ja sievietei tas ir tā kā gadu tūkstošiem, jāatceļot pilnīgi gēnu līmenī, kad viņi rūpējās par pavārdu, lai izdzīvo viņas bars, viņas bērni, viņas vīrietis, kas nes to mamutu mājās. Un, lai viņš varētu iet medībās, viņš ir jābaro, lai viņš viņu neatstātu vienu pašu tajā, kaut kur vienalga pirmatnējā kopienā. Un tas ir jau ģenētiskā līmenī, sievietes ir tās pavārdu sargātājs, tad arī barotājs. Kas ir taisnība lielā mērā, bet ja sievietei tas ir vairāk vai mazāk pienākums, vairāk vai mazāk pienākums, tad vīrietim it kā formāli tas nav pienākums. Ja viņš to dara, tāpēc, ka viņš to gribas darīt. Un tas ir kaut kā pilnīgi savādāk tam uzreiz pieiet, ja cilvēks. Tad daudz radošāk, kaut kāda fluīda, labi. Tur par to var daudz runāt, jā. Vai nevelc kaut kāds paralēls ar savu nedēļu un top 10? Top 10 jau pēc tam dzīva no nedēļas formāta, tikai viņš tika nosaukt savādāk. Un mums jau tajā nedēļā, starp citu, bija arī pats kad sākās raidījums nedēļa, katru svētdienās 8 vakarā, tad pirmais, kas bija nedēļas top 10. Bija jau tur integrēts iekšā top 10. Tikai 2-3 teikumos. Pēc tam, kad nedēļa tur dažādu iemeslu dēļ beidzas savu pastāvēšanu, tad pēc kaut kāda gada parādījās LNT ēterā raidījums top 10, kas faktiski jau, tas varbūt, ka paralēli radās, bet vispār jau būtībā arī tikpat labi es varu teikt, ka tas ir izvilkts un paplašināts no mūsu raidījuma nedēļa. Interesanti lieta vēl tu esi darījis, kā veidojis par dokumentālās filmas par tautiešiem ārzemēs. Tas ir pēdējā laikā, jā, mans jājams zirdziņš un mana sāpe un rūpe un kas man jau ir gadiem ir bijusi, jā, man patīk šitās lietas papētīt, kas ar mums notiek, kāpēc jau ir skaidrs, kāpēc mēs esam tā izklīduši par to pasauli, bet kā tad mums tur iet un kā mēs dzīvojam un kā tas viss izskatās un kāds no tā kopsakarības, jā, viss. Un tad mēs tagad beidzamos 3 gadus, jā, esam taisījuši, apzinājuši Latviju. Jo tad beigās es sapratu, ka tā īsti jau nav nevienas apzināts. Kaut kur jau kaut kas filmēts ir, bet tā kaut kā mēģināt sistematizēt kopā īsti nav, un tad kaut kā radās, arī jau bija vienkārši kaut kāds liktenīgs pavērsiens, kaut kāda iespēja, un tad radās ideja, ka mēs varētu sākt veidot tādas cikliskas filmas būt latvietim, un tad par tām latviešu kopienām, kā viņiem tur iet un kā viņi elpo, un mēs bijām Austrālijā. Un tad pirms tam mēs sapratām, ka 25 gadus tur vispār nebija bijis neviens no Latvijas filmēt. Tā profesionāli filmēt, jo pirmkārt, tas ir šausmīgi tālu, dārgi, un Epners vienīgais, kas bija toreiz, kad taisīja to savu filmu par latviešiem, bet arī uz īsu brīdi, un viņš jau tikai vienu epizodu vai 2 tur paņēma. Un tad mēs paņēmām to Austrālijas latviešu kopienu bišķi vairāk, un tad radās doma vispār varbūt krāt tādas. Tur Kanāda, tur, Amerika, jā, un ir vēl dažādas idejas. Un tad mums radās doma radīt jau ne tikai tādu dokumentāli stāstošu filmu, jā, par to, kā viņi tur dzīvo un kas viņus uztrauc un tā. Bet parādīt par to filmu mums vienkārši tur esot tajās valstīs vairākajās un būt tajā latviešu kopienā. Jo mēs bijām tajā latviešu kopienā pilnīgi iekšā visus ekspedīciju laikus. Mēs tikai latviešu kopienās dzīvojam pie latviešiem, ar viņiem ņēmāmies, filmējām. Tikpat kā Austrālijā man nevajadzēja angļu valodu, jo es visu laiku biju pie latviešiem. Ja? Tad mēs sapratām, ka tur tas problēma ir daudz vairāk, vai vispār var saglabāt latvietību neesot Latvijā. Tāpēc, ka tas spiediens ir arvien lielāks un lielāks, un tad, kad Latvija ieguva neatkarību, tad vairs nebija motivācijas tai vecajai emigrācijai to latvietību uzturēt, lai kadreiz būs brīva Latvija, tad, lai mēs varētu tur tā kā vai bērnus sūtīt vai paši braukt. Tagad tā vairs nav šī motivācija viņiem, un tagad tās motivācijas būt par latvieti vispār īsti vairs nav. 4. paaudzei, kas ir dzimuši Austrālijā vai Kanādā vai Amerikā, tiem, kas ir, viņi taču ir amerikāņi. Tad kas vispār ir latvietis? Vai var būt angliski runājošs cilvēks, bet kurš ir latvietis? Vai, mēs tad par to uztaisījām stundu garu filmu, kurā nav neviena aizkadra teksta, kur tikai ir paši cilvēki izsakās, kadras runā. Tas ir tāds mūsu lielākais projekts, es gribu teikt, ka tas ir mūsu labākais projekts. Filma saucās Latvietība būt jautājuma zīme.
kā Egīla domā, kas notiks ar tiem, kas tagad ir aizbraukuši tajā svešumā un paliek? Vai būs kaut kāds līdzības kā tiem, kas imigrēja tad pagātnē? Līdzības ir tikai tāpēc, ka viņi ir emigranti. Ja? Tas ir vienīgais, kas ir līdzība. Un dzīves stāsts tomēr būs daudz savādāk. Dzīves stāsts būs savādāk. Tāpēc es saku, vienīgais, kas viņus vienos, vārds emigrants, ka viņš nav Latvijā dzīvojošs cilvēks. Bet es pieņemu, ka kas tā brauca toreiz? Toreiz brauca cilvēki, kuri negribēja palikt zem PSRS okupācijas, kas muka prom kaut kur citur, kuro tas liktenis pēc tam aizrāva. Bet bija ārkārtīgi daudz intelektuālu cilvēku, inteliģences, kas sākumā tur gan bija spiest strādāt par grāvrečiem, jā, bet pēc tam jau viņi vairāk vai mazāk tur izsitās. Viņi visi vairāk vai mazāk bija viena vecuma cilvēki. Viņi bija salīdzinoši daudz, pilnīgi svešā vidē, kas viņus turēja kopā, jo viņi nepazina viņiem, kā lai izdzīvotu, viņš grib atrast savējot, tāpēc, ka apkārt visi svešs un ekstrēms. Tu nāc un meklē savējos, lai tev būtu vieglāk dzīvot. Un tad viņi tusējās savā starpā, precējās savā starpā. Viņiem bija valstī, tajā pašā Austrālijā, tie latvieši, kas tur aizbrauca 50. gadu sākumā, viņi bija spiesti, dzīve viņus piespieda, tā kā sanākt visiem, vairāk vai mazāk visiem kopā, veidot biedrības korus, tusēties, ņemties, precēties, tur savā starpā meklēt līgavus un vīrus. Bet tagad, tiem, kas tagad aizbraukuši ir, viņi jau brauc citu iemeslu dēļ. Nevis tāpēc, ka viņi tika iemesti svešā vidē. Viņi paši izvēlējās to izdarīt. Tas, ka viņiem bija grūti un ne jau vairs laba prāta, tas ir skaidrs, tā ir viena lieta. Bet viņi ir cita veida motivēti cilvēki, braukt citur prom. Bet kas ir visskumjākais? Viņiem nav šī nepieciešamība saglabāt latvietību, jo, es saku tā, ja Amerikā vai Kanādā vai Austrālijā, vai Anglijā, vecā emigrācija, ja viņi nebūtu cīnījušies un domājuši par to, ka kādreiz tā Latvija būs brīva un mums tā latvietība ir jāsaglabā, lai mēs varētu gan savu kultūras mantojumu, gan mūsu bērns tajā Latvijā brīvajā atkal atgriezt, un mēs varbūt atgriezties paši, tad es domāju, ka tā latvietība arī vecajās emigrācijās būtu ātri izšķīdus, jo tagad viņi šķīst ārā jaunajā emigrācijā šķīst ārā vienkārši nenormālā ātrumā, tāpēc, ka Īrijā pieņemsim, tas ir klasisks piemērs, Īrija pieņemsim, ja? 2 stundas ar lidmašīnu. Lidmašīnas biļeti 50, 60 lati. Kas ir tepat faktiski? Labi, Zilupe ir 3 stundas ar mašīnu, Īrija 2 stundas ar lidmašīnu. Tas ir tas pats. Tikpat kā varētu teikt, mēs jau tepat vien esam, blakus istabā. Tikai tur ir pilnīgi cita apkārtējā vide, tur ir pilnīgi cita kultūra, kas uz tevi nenormāli spiež katru dienu, 1000 dažādiem veidiem. Valoda uz ielas, veikalos, televizors, darbā. Viss tev ir citā valodā, citā kultūrā. Ir jābūt šausmīgai motivācijai uzturēt un palikt par latvieti. Tie, kas tur manā vecumā strādā un viņiem ir bērni, mana vecuma cilvēki paliks par latviešiem un varbūt pat daudzi atgriezīsies. Nopelnīs pensijas tur, atbrauks tur dzīvot, tērēt to pensiju. Jo tomēr viņiem tā saiknes tiem manu vecumu cilvēkiem ir daudz noturīgāks, te viņiem ir draugi vienalga, 1000 dažādu lietu. Bet problēma jau ir tā, ka es esmu tur arī bijis tajā Anglijā, Īrijā ne, bet Anglijā, uz Īriju vēl taisamies braukt. Viņu bērni, mana vecuma cilvēki aizbrauc ar ģimeni, viņiem bērni iet angļu skolā, bērni skatās angļu kino, bērni tusējās ar angļu draugiem uz ielas, jo latvieši dzīvo atkal tur pa viensētām, vairāk vai mazāk, reti viņi. Baigais darbs jāiegūda, lai kaut kādā veidā tur, lai pulcētos kaut kur taisīt kaut kādus sarīkojumus. Ir jau tāda entuziasta. Bet ļoti daudzi dzīvo savu, viņi dzīvo tur, grūti, viņi ir prom no Latvijas, bet viņi strādā un taisa to savu mazo mikropasaulīti. Bet viņu, tad to cilvēku bērni šobrīd sāk aizmirst latviešu valodu. Es zinu gadījumus, kad 5 gadus nodzīvojis cilvēks ir ar savu ģimeni Anglijā, viņa bērni 1. klasē ir gājuši skolā Rīgā. Šobrīd vairs latviski tikpat kā nemāk. Viņi runā jau ar saviem latviešu draugiem angliski, mājās ar vecākiem runā angliski. Nevis aiz spīti vai aiz tā, ka man Latvija ir iebjāls. Tāda ir tā vide. Tam vecākam nav motivācija, tāpēc, ka viņam jau nav jāsaglabā tā Latvija priekš brīvās Latvijas, latvietība. Tam Kanādas vai Austrālijas latvietim bija tas jādara. Tāpēc šobrīd tā integrēšanās tajās svešajās valstīs notiek nenormāli ātrāk. Daudz straujāk nekā tas bija tajā vecajā emigrācijai. Un galvenais, ka tās motivācijas īsti nav to latvietību saglabāt.
Tā kā mēs saskarsimies ar fenomenu pavisam drīz, ka pie mums atbrauks jau kāds arī šeit. Pie mums brauks angliski runājoši latvieši. Kā nokļūsti Kalnu Karabahā, Grūzijā? Kā es tur nokļuvu? Armēnijā mums ir vienkārši draugs, kas Latvijas goda konsuls Armēnijā, kurš piedāvāja pirms kādiem 4 gadiem uztaisīt filmu par Armēniju, un tad tur Armēnijas puse arī finansēja to projektu. Mēs tur aizbraucām, mēs ar viņu tā kā sadraudzējāmies, un tā mēs arī tur, teiksim, uztaisījām filmu par Armēniju. Tā, cik mēs tur spējām 2 nedēļu laikā nofilmēt, bet bijām arī Kalnu Karabahā tajā laikā. Ja? Ka viņiem jau tas ir, protams, svarīgi. Ja? Es saprotu, tur ir pašlaik vēl pat strīds starptautisks, kam tas viss tur ir, jo būtībā tā ir Azerbaidžānas teritorija. Tur joprojām karš jau gadrīz, par to jau bija karš, un arī tagad jau šis jautājums nav atrisināts, jo formāli mēs bijām svešas valsts teritorijā, un tā nav īsta Armēnija, lai gan viņiem gribās to uzdot, ka tas ir Armēnija. Tur ir ārkārtīgi sarežģīta visa tā lieta. Jā, bet Kalnu Karabahā es esmu bijis, līdz ar to es domāju, ka Armēnijā vai, teiksim, Azerbaidžānā vai Azerbaidžānas valsts struktūrās uz mani varētu skatīties šķīvi, jo es esmu rādījis un atspoguļojis Armēņu puses viedokli par šo konfliktu. Lai gan es centos objektīvi to darīt, jā, neļaujot viņiem to deķi vilkt uz vienu pusi, bet viņi uzskata varbūt tā, jā. Tādā Gruzijā arī bijām, viņi piedāvā, šeit tad jau kaut kādi projekti parādās, un tad mēs tādas iespējas izmantojam, uztaisot kaut kādas filmas, kaut kādas sižetus, kaut kam tā. Tā es esmu bijis gan Armēnijā, gan Grūzijā, tas ir neatkarīgi no tā latviešu projekta. Kā varētu šīs valsts pāris vārdos raksturot? Kāds viņas ir tavā skatījumā? Tas ir Kaukāza valstis, to ir daudz kas izteikts. Tur ir pilnīgi cita kultūra, pilnīgi cits temperaments, pilnīgi cita domāšana. Un, protams, ka viņas ir ļoti lielā mērā postpadomju valstis. Jā. Vēl joprojām? Armēnija jau vispār tagad tur notiek kaut kādas pārmaiņas politiskā procesā, bet principā viņi jau nevarēja bez Armēnija jau arī šobrīd bez Krievijas ekonomiskā. Lielākais ekonomiskais partneris ir Krievija, gan eksportā, gan importā. Armēnija viņiem taču apkārt ir tik daudz nedraugu. Ar Azerbaidžānu viņi nesarunājās, ar Turkiem viņi nesarunājās. Ja? Tad viņiem ir vienīgais, nafta viņiem nav, ja? Izejas pie jūras nav. Tad vienīgais, kas viņiem ir, tās ir Krievija, un šīs attiecības ar Krieviju viņiem ir ārkārtīgi svarīgas. Ja? Gruzija mazāk, bet Gruzija, protams, ir Gruzija, ja? Viņi iet pa savu ceļu, kas brīžiem varbūt baltiešiem nav vienmēr saprotams, ja? Un man liekas, ka viņi brīžiem paši nesaprot, ko viņi grib. Tātad reportāža no Maskavas. Kā nokļūsti tur un kas notiek? Tad, kad mēs taisījām raidījumu jaunas nedēļas atvasinājums, kas bija Latvijas televīzijā beidzamos 3-4 gadus, bija raidījums Jauna nedēļa. Tur bija arī sadaļa, un pat lielākā sadaļa bija par to, kas notiek citur pasaulē. Un tad mēs visu laiku taisītu sižetus par to, teiksim, no Rīgas, ja, ņemot kaut kādus video, kas nāk no Reiteres vai no APN. Tas īsti var jau tā darīt, mēs jau tā darījām, bet nav kaut ko darētu svaigu ar klātbūtnes efektu. Tajā laikā bija Maskavā vai nebija kaut kādas netaisījās, nelielās, bet kaut kādas, atsakot vēlēšanas, vai vispār mēs gribētu kaut ko nofilmēt par Maskavas politisko dzīvi, kas tur būs ar Putinu Medveģevu, un tas bija, ka tur vēl nevarēja saprast, kurš tur vai būs viņš prezidents vai nebūs, Medveģevs vēl vienreiz. Un tad mēs atradām sponsorus, pirms, ka naudas jau pašiem nav, mēs jau esam neatkarīgie, tā kā brīvie, ja, producenti. Dabūjām kaut kādus sponsorus un aizbraucām uz Maskavu, vienkārši ar vēstniecību sarunājām no Rīgas caur kaut kādiem kolēģiem Maskavām, paziņām un draugiem, sarunājām daļas intervijas tur un aizbraucām filmēt uz Maskavu. Tā kā tur ir, ir viens cilvēks, kas ir, tur ir tā Maskava taču šausmīgi sarežģīta, un tas kā Maskavas valdība ir Maskavā savu valdību, ja, bet tā kā Maskavā dzīvo 12, 9 vai 10, 12 miljoni iedzīvotāji, ja, tad iedomājamies, ka tā valdība ir visā Baltijā 6, ja, Maskavā 10. Tad ir tā Maskavas valdība, kas ir, tad mūsu valdība pat faktiski ir daudz nevis mazāka, bet slābanāka un mazāka ekonomiski spējīgāka nekā tā. Man sakot, tas visai nopietnas spēks. Un tad viens no Maskavas ministriem ir zināmā mērā saistīts ar Latviju. Daugavpili? Ar Daugavpili, jā, viņš kaut ko tur, kas tur bijis, kaut kādos Krievu laikos, kaut kādā tajā Daugavpils uzņēmumā bijis strādājis un kas tur vēl, bet viņa dēls jau pavisam droši, jā, bijis, viņš te ir dzimis galā, jā, un viņam te ir biznesa struktūras un intereses, un viņš ir miljonārs, Mališevs, un viņam Alberta ielā pieder viens, pat ja nemaldos, visa māja, jā, var sakot, diezgan biezs onkulis, kuram te bija šausmīgi daudz arī biznesa lietu. Līdz ar to, bet viņš ir Latvijas saistīts, un
Ušakovs jau toreiz bija Rīgas mērs, jā. Caur Ušakovu mēs tā kā dabūjām to Mališevu, un tad, kad viņš mums sarunāja sarunu ar viņu to tēvu, tad bija Maskavas valdības ministrs, diezgan ietekmīga persona, jā, un tad tā intervija notika, nu, tad, kur tad mēs tiksimies? Zvanam tam ministram, nu, tiksimies, tad varbūt kaut kur. Viņa dēlam pieder golfa laukums Maskavā, kas nemaz nav tik maz, jā, nu, tad brauksim uz to golfa laukumu. Nu, tad mēs tajā golfa laukumā, tur tā kā klubiņš tāds, pēc golfa, kur atnāk tie biezie, tur tā kā pasēdēt, tā kā tāds, pēc angļu kluba, apmēram tādiem iekārtojumā, jā, tāda māja. Tur mēs arī intervējām to ministru. Nu, saruna jau bija ārkārtīgi specifiska par ekonomiku, par ekonomisko sadarbību. Tur nebija nekādas tādas ekstras vai kaut kas ekstrēmas, jā, bet nu, tā mēs redzējām, kā tur tie biezie, jā, ko nozīmē būt varā Maskavā vai, teiksim, Krievijā. Jā. Kā raksturos Maskavu? Tie, kur nav bijuši Maskavā? Ārprāts, bet ļoti pievilcīgs ārprāts. Es esmu Maskavā bijis vairākas reizes, arī Krievu laikos. Man pat ir nācies Maskavā dzīvot 2 reizes pa mēnesim komandējumā. Un uz Maskavas Olimpisko spēļu atklāšanu es biju tur dalībnieks. Tur vajadzēja, ar dejošanu es tur biju, jā, un tad no mēnesi dzīvojām. Ārkārtīgi sarežģīta, ļoti grūti saprotama mums, kā šī pilsēta tiek organizēta. Jā, ar guļamrajoniem un ar to, ka, piemēram, maskavieši, kas dzīvo kaut kādā Maskavas, nu, teiksim, pat negribētos teikt nomalē, bet, nu, pēc vienā Maskavas rajonā viņš savu mūžu nekad nav bijis, varbūt otrā Maskavas rajonā, ja? Un tā tas tur viss notiek. Un nav tādu īstu, ir jau, bet viņu ir ļoti maz īsto maskaviešu. Jo Maskava ir kā lampa, uz kuru nāk visi kā naktstauriņi no visas Krievijas laimi meklēt, ja? Saproti, nu kā? Viņi taču, kur var uzteikt, tu paskaties Krievijas kaut vai šaubiznesa tos spīdekļus. Ja viņi sāk stāstīt par to, kur viņi dzimuši un viņi taču visi dzimuši, neviens no viņiem nav dzimis Maskavā. Viņi visi sasniedz kaut kādus 18, kurš mazāk, kurš 18 gadi, visi vēlē mācīties vai meklēt laimi uz Maskavu. Maskava ir nenormāls konglomerāts. Šausmīgi grūti, man liekas, pārskatām un šausmīgi sarežģīti organizēta pilsēta. Es domāju, nu ielas un rajoni un viss pārējais. Man Maskava es pat gribētos teikt, ka man viņi nepatīk. Bet tā pašā laikā pievelk, jo tur ir kaut kāds šarms arī šajā haosā. Nu, man tēvs kādreiz teica, Maskava ir liela ģerevņa, kas nav varbūt pat tāda sliktā nozīmē. Nu, tas ir Krievu mentalitāte, ģerevņa jau ir ģerevņa, ja? Nu, tur ir tādi cilvēki un tā viņi arī tur dzīvo, un tas jau varbūt pat labi, ja? Nu, tāda Krievu dvēsele un viss pārējais. Tāda dvēsele tur gan ir zudusi, tā Krievu dvēsele Maskavā. Maskava ir ciniska, Maskava ir nežēlīga. Nu, tā kā laikam bija jebkura megapola. Vai Maskava ir mainījusies no padomu laikiem? Viņš nenormāli mainījusies. Ar ko? Nu, tagad ir sabūvēts viss, kur var, kur nē. Viņa attīstījusies ir stihiski. Nu, piemēram, šeit ir parks. Es nebrīnītos, ja mēs būtu Maskavā. Nu, te būtu Maskava, te būtu kaut kāds office smuks. Nu, smuks ne, bet stiklā un es gribētu pateikt nesmuks. Ja? Jo Maskavas centrā, no nomalēs es tur īsti neesmu bijis. Tur darīt man īsti nav bijis ko, ja? Tajos guļam rajonos, kuri arī ir visi vienādi daudz dzīvokļu mājas, ja, betona džungļi, reāli betona džungļi. Bet Maskavas centrs, nu līdz tam Sadovai Kaļco, ja, līdz tam dārzu aplim tā saucamajam, kas skaitās Maskavas centrs. Viņš jau bija tāds, tur vēl pirms cariskā laikā kaut kas ir būvēts padomju laikā ar to dīvainu arhitektūru, bet savs smeķis. Es biju Maskavā Krievu laikos pēdējo reizi kaut kādā 89. gadā, un tad es biju tagad, Maskavā pirms kādiem 4 gadiem pēdējo reizi. Mīļais Dievs, viss brīvais, kas tur bija, bet bez kaut kādas jēgas un apjēgas. Vai tas iedarās arhitektūrā, nevienu neinteresē pa lielā. Man liekas, ka tā vajag, un tad ir kaut kāds ārkārtīgi skaists, varbūt kaut kāds pagājušā gadsimta sākuma arhitektūra, un aiz viņas sētā, neskapēc, iespiests beigais tāds stiklā un betonā kaut kāda māja, ja? Nu, tāds modernā arhitektūra, kas pilnīgi lec ārā. Ja? Viņi ir eklektika, nenormālākā, kičs. Vienmēr sakot, tas ir nenormāls kičs, ir arī kičs, kas ir foršs, bet tas nav foršs kičs. Maskavā, kur ir tā vieta vai atpūtas vieta, kur es jau vairākas reizes atgriežos, un tā vieta jau vienkārši patīk un pievēl? Vai tas ir klubs, vai tas ir teātris? Klubs, klubā jau es tur pat īsti bijis, nebija jau laika pa klubiem iet godīgi, jā. Maskavā man patīk tas rajons, kas ir tie čistī prudī, jā, nu var sakot, tas rajons, par kuru meistarā Margaritā tiek rakstīts. Tur arī Latvijas vēstniecība blakus, starp citu ir, jā. Tas bija rajons, kurā es esmu vairāk kārt bijis arī vēl Krievu laikos, tur bija Latvijas pārstāvniecība. Nebija jau vēstniecības, bet tā kā Latvija tomēr
formāli skaitījās arī kā valsts, Latvijas PSR, bet tā bija valsts. Nu, tur gari stāsts par to. Bet bija Latvijas pārstāvniecība, pilnīgi bezjēdzīgs institūts, bet tajā mājā tagad ir Latvijas vēstniecība turpinājusies. Un tā kā tas rajons tāds man ir zināms, man patīk arī ļoti Sadovai Kaļco, tieši tas rajons, kas ir Maskavā, Sadovai Kaļco. Tas ir ļoti, ļoti smuks. Kā izveidojās Poro? Kā izveidojās Poro, es nezinu. Tas nav mans projekts. Es esmu tajā projektā tikai iesaistījies. Ja? Projekts pats par sevi pastāv, viņš ir radīts kā portāls, kā ziņu portāls, kas tagad jau, nezinu, katru dienu varbūt kāds ziņas, varbūt arī mirst kāds. Mani vienkārši šī gada sākumā uzrunāja Poro cilvēki un teica, ka viņiem ir arī video tāds lodziņš, sauksim tā, video sadaļa portālam, kuru viņš tā, viņi tā kaut kā paši reizi pa reizē kaut ko tur liek, bet bez sistēmas un kaut kādas sajēgas, lai es negribētu piedalīties ar to, ka es kaut kādā veidā tur taisu kaut kādas, apmēram to, ko es esmu darījis līdz šim, respektīvi sarunājies ar cilvēkiem par to, kas apkārt notiek un kā viņi to vērtē un ko no tā varbūt, kas no tā izriet, tādas aktuālas sarunas, kā mēs izdomājam nosaukumu uz 10 minūtēm, un tādu to video lodziņu vai video sadaļu, tad es arī sāku no pavasara taisīt. Apmēram 2 reizes nedēļā mēs mainām tos cilvēkus, tā kā 2 reizes nedēļā kaut kas tiek piefilmēts klāt un kaut kas tiek ielikts iekšā. Tā mēs tur strādājam, sadarbībā ar Poro. Tagad ir 2013. gads augusta beigas, ja? Tātad Poro pagaidām ir tev pēdējais tāds aktīvais lauciņš, ja? Jā. Ja tāds paralēls novilkt tādu vēsturisko, vai ne? Kāds no taviem veiktajiem pasākumiem, kurā tu piedalies kā žurnālists, ir bijis visinteresantākais? Nenoliedzami Pici TV. Tāpēc, ka tas bija arī ļoti leģendārā laikā, man bija 33 gadi, tā saucamais Jēzus vecums, ja? Un tajā brīdī es pilnīgi mainīju savu nodarbošanos, tad aizgāju no tādas, labi, ziņu aģentūrā rakstīšana ir mazliet savādāk nekā avīzē vai žurnālā, bet tomēr rakstīšana es pārgāju uz cita veida to elektronisko masu mēdīju. Un tad tas bija tāds pagrieziena punkts manā dzīvē, nenoliedzami 33 gados ar Pici TV, un tas bija šausmīgi skaists, varbūt arī tāpēc, ka es biju jaunāks, protams, bet tas bija tik skaists un apdullinoši romantisks laiks, tāpēc es saku, tas bija tas, ka Latvija tikai sāka taustīties, kā viņa iesta to neatkarību atgūta, jo viņa bija, bet tagad viņa ir jāpiepilda un visas iespējas, tad tas bija šausmīgi skaists laiks. Vai vēlētos pats tagad vadīt kā televīzijas kanālu vai radiostaciju? Kanālu? Kā šefs? Jā. Kā šefs, nē. Es nejūtu sevī šīs tādas šefa iespējas, lai gan, protams, ka par to varētu domāt, ja pirmkārt būtu tādi piedāvājumi. Un otrkārt, nekad jau nevar teikt nekad, bet es, teiksim, apzināti to negribu darīt, lai gan kaut kādos konkursos, varu pat pateikt, ka, protams, pieredze ir, jā. Arī kaut vai pat tās beidzamajā konkursā uz to Latvijas televīzijas ģenerāla direktora vietu, jo es tā kā pieteicos to, jo arī tas bija pat presē rakstīts, ka es to neslēpu. Tā kā, jā, varbūt, tā teikšu. Ja varētu pagriezt dzīvi atpakaļ, vai neesi vēlējies varbūt kādu citu profesiju? Nē, lūk, to gan nē, par to es esmu domājis. Noteikti, ka profesiju citu nē. Vienīgais, ko es būtu varbūt vēl darījis, es būtu varbūt vairāk, lai gan. Noteikti es gribētu palikt par žurnālistu un tāds, kāds es tagad esmu, un tāpēc arī neko pagaidām citu sfēru nemeklēju, lai gan varbūt pat esmu domājis, bet pagaidām tas, ka es gribētu palikt vēl kā žurnālists, ņem virsroku, jo man liekas, ka es esmu trāpījis ar savu izvēlu profesijas, jo es to esmu arī gan teicis, un tagad pie tā arī palieku, un neesmu gadiem ejot mainījis savas domas, tas ir dzīvesveids. Man līdz ar to nav nekādu problēmu ar darbu, jo es nekad neesmu gājis uz darbu. Es esmu vienkārši piecēlies, turpinājis dzīvot, bet daļa no manas dzīves ir bijusi žurnālistika. Tas nav man nekad bijis darbs. Labi, par to maksā, protams, jā, bet tas jau nav bijis darbs. Tas ir dzīvesveids. Ja būtu kā mistiska iespēja, kādu raidījumu gribētu veidot? Ir man divi projekti, bet es par viņiem negribu stāstīt neko, jo viņi ir iesniegti kaut kur kā apraksts, divu projektu apraksti ir iesniegti kādā no televīzijām. Ja? Tāpēc es par tiem negribu neko teikt. Vairāk labi apmēram varētu vairāk mazāk teikt, ka tas ir viens ir vairāk tāds sarunšovs, un otrs varētu būt saistīts ar tādu informatīvu izklaidējošu raidījumu arī.
Nu, tur vairāk es nevaru vienā teikumā pateikt, bet sīkumos es Tas ir pieaugušiem vai jauniem? Pieaugušiem. Bet viņi var arī, to vienu tās sarunas šovs, tas vairāk tādiem cilvēkiem, kas kaut ko no dzīvē jau saprot no dzīves, ja, kuriem negribētu zināt tikai kas, kur, kad, bet arī kaut kā ielīst iekšā mazliet kaut kur dziļāk. Ja, un tas pat ir, ja tas projekts varētu iet, viņš nav domāts 8 vakarā. Viņš tā kā 10 varētu būt tāds. Vai profesija, aktīva profesija, kāda ir tev, netraucē ģimenes dzīvei? Vienmēr ir bijis tā, ka šitās visas radošās profesijas, bet tās ir ne tikai žurnālistika. Tas pats attiecas uz muziķiem, tas pats attiecas uz aktieriem. Tas pats attiecas, ja uz jebkuru radošo profesiju attiecas tas, ka ir ļoti grūti dzīvot normālu, nezinu, pēdiņās vai kā, ģimenes dzīvi, tāpēc, ka radošā profesija nav laiks nolīdz. Tas ir laiks vienmēr. Es saku, tas ir dzīvesveids. Ja tu darbā ej, tad tu zini, ka tu vari brīvās dienas pavadīt kopā tur ar kādu, ar ģimeni vai, bet radošā profesija iedvesma uznāk man vakarā 8. Un es neko nevaru darīt, un man arī varbūt vajag strādāt vakarā 8. Man ir jāstrādā brīvajās dienās, ja vajag. Es tur neko nevaru darīt, ja, un tas nevienmēr otra puse to saprot. Tāpēc ir tik daudz šķirto laulību šajās profesijās. Padoms jaunietim, kurš grib kļūt par žurnālistu? Egīlu? Teiktu tā, neiet uzreiz un nemācīties uz tā saucamajām žurnālistikas studijām, kas tiek piedāvāts gan Latvijas universitātē, gan Stradiņu universitātē, žurnālistikas vai fakultāte vai kaut kas tāds. Es ieteiktu pamācīties kaut ko citu, vislabāk kaut ko ar ekonomiku saistītu, ja ir iespējams, protams. Bet varbūt pat ar domu, ka nekad ekonomikā nestrādās. Ja? Bet, ja tev tā profesija interesē, jo žurnālistikas diploms jau nav pats par sevi neko negarantē. Ja tev ir talants uz rakstīšanu, vai tev ir talants uz runāšanu, tu vari labi runāt un intervēt, tu vari kadrā labi, ja tu tiksim televīzijā. Kadrā izskaties kaut cik normāli, un ja tu vari grodi, un kas ap citu ir mūsdienās problēma, normāli izteikt savas domas rakstiski. Cilvēki jau vairs mazāk to māk darīt. Bet, ja tev ir šis talants, tad pamācies kaut ko citu, jo tas var noderēt pēc tam, ja tu gribi tiešām to žurnālistikas karjeru taisīt. Tu jau vari pēc 3 gadiem ekonomikas studijās aiziet pamācīties kaut ko no žurnālistikas, bet tev būs bāze. Jo mums šausmīgi problēma ir tā, ka tie žurnālisti tiek tiražēti, bet viņiem jau nav nekā, viņiem jau pat īsti prakses nav. Viņi tiek pieštaukāti ar kaut kādām teorijām, bet tas ir viss. Viņi tiek akadēmiski izglītoti, bet praktiski nē. Viņi nesaprot, kā notiek politiskie procesi. Varbūt pat politoloģija būtu jāpamācās sākumā. Tad tur var iet žurnālistikā. Ekonomika. Tas nav tāpēc, ka es saku, manā laikā zāle bija zaļāka un debesis zilāks, kā parasti tas notiek, kad vecāki cilvēki saka, ka manā laikā gan bija labāk. Ja? Bet tā lieta ir tāda, ka viduvējība šobrīd ir fragmentācijas. Egīl, man ir jāuzdod obligāti viens jautājums. Pasaki, īsu recepti, pasaki, ko var pagatavot mājās, ja tev ir tikai lasis. Ja lasis nezinu, tad viņi var uztevt. Man ir viena ļoti īsa un garšīga recepte. Tur nekas daudz tiešām nav vajadzīgs. Vajadzīgs ir gabaliņš siera, Valmieras, nebūtu tas te, Krievijas vai Holandas. Parādā rokām cik? 100, 250, 200. Atkarībā cik liela. 100 pilnīgi pietiek. 150. Buļģiņa šprotes, viens vidējs sīpols, majonēze, krējums. Sieru sarīvē, šprotes atājas buļģiņu, izņem ārā saspaida ar dakšiņu, samais ar sieru, kas ir sarīvēts, piegriež klāt sīk sagriezt sīpolu, pusīti majonēzi, pusīti krējuma, samais, gatavs. Bet tas ēdiens ir kādu laiku jāpatur. Viņš sēdās visas tās daļas. Vislabāk uz nakti, vakarā uztais, no rīta viņš ir ideāls. Man tas ir tā. Bet viņš ir tādi šausmīgi, uz maizes, uz rupmaizes var kā tādu salātu likt. Viņš šausmīgi piesien dūšas šprotes ar sieru liekas jocīgi, ja? Bet ideāli kopā. Tā. Jūs esat veidojis raidījumu par iekšpolitiku, vai esat domājuši par savu politisko karjeru? Nē, pagaidām neesmu domājis. Atkal gribu teikt, ka nekad nesaku nekad, bet man šobrīd laikam patīk labāk skatīties no malas un uz to visu, vērot to visu no malas. Ja? Tas man tiešām patīk.
Bet pašam politikā iet pagaidām īsti man nav vēlēšanās. Manuprāt, tā ir daļa arī paškritikas. Ja? Ne paškritikas, bet pašnovērtējums man ir varbūt augsts. Jo es uzskatu, varbūt vai zemes, nezinu, kā lai to noformulē, ja? Jo es uzskatu, ka baigi daudzim to viduvējību politikā. Ja? Politikā jāiet tiešām labi, moderni izglītotam cilvēkam, mūsdienīgi izglītotam. Mani dzīves pieredze, protams, nāk uz klāt, bez šaubām. Un visi esmu redzējis, kā top un kā dzīves neatkarīgā šobrīd Latvija stāvēs klāt. Deklarācijā 4. maijā es biju tur iekšā zālē kā žurnālists, kad pieņēmu. Protams, man ir pieredze, bet principā politika būtu jātaisa nevis žurnālistiem, bet labi izglītotiem ekonomistiem, juristiem, politologiem. Ja? Jo politikai jābūt nevis uz īsu brīdi kā karjeras kaut kāds plauktiņš, bet tai jābūt par profesiju. Jo mums jau politika īstenībā profesija. Un iet ar to, ka es, protams, esmu sagrābstījis un kaut ko esmu redzējis dzīvē, es domāju, ka tas nav labi. Man šķiet, ka mans pienesums nevarētu būt tik svarīgs un liels un vienkārši iet un tērēt. Nevis tērēt, bet sēdēt un krēslojē, jā, teiksim, tur deldēt. Man negribās. Man pagaidām patīk labāk uz to visu skatīties. Ne no liela, varbūt pat tuva, bet attālu. Sveiciens 3D Latvijā no Egila Zariņa.